Čau visiem! Šodien atkal mūsu kārtējā saruna. Gribējām par vienu, domājām par otru. Kas sanāks, tā būs brīva saruna, izejot no situācijas. Mēs negribam neko samocīt, mēs gribam visu, lai būtu par dzīvi un par īstam. Tā kā, acīm redzot, runāsim par to, par ko mēs šodien runājam pirms sarunas, un tas ir laikam par izmisumu. Jā, jo, zini kā, sveiki visiem no sākuma, jā, es uzreiz tā pa vidu iespraucos. Kārtībā. Jā, jo es atceros, mums tā otrajā sarunā mēs nobeidzām, nu tad mums tagad intriga, nākošais mēs runāsim par šo. Un tad pagājušā sarunā savukārt atkal mēs nobeidzām, nu tad nākošais mēs runāsim par to, par krāsterapiju. Bet mēs tā kā beigās izdomājām ar Zani, kad bez iestudētiem šādiem tekstiem, bez iestudētām izdomātām pirms tam, ka tur vajag par kaut kādu konkrētu tēmu, bet tieši mums tagad dzima tā sajūta, ka vai par izmisumu. Un kāpēc par izmisumu? Jo Zane man burtiski 5 minūtes atpakaļ pastāstīja, cik viņai tagad dzīvē viss ir forši tā superīgi pagriezies, un 3 mēneši atpakaļ vēl Zane iegriezās pie manis pēc palīdzības tieši ar šo te prasību. Es jūtos izmisus. Un tāpēc, Zanīt, es uzreiz brukšu tev virsū. Es tev piedāvāt pastāstīt par savu pieredzi, un, lai es varētu pilnvērtīgi to zīmējumu uzzīmēt, tad man jāpiet nedaudz atpakaļ vēsturē. Un varu pateikt tā, ka par ezotēriskām lietām es jau interesējos gadus kaut kādus 20, bet tas ļoti lēnām tā kā audzis un attīstījies. Un vienmēr es esmu sākus interesēties par tām lietām situācijās, kad man pašai bijuši visā dažāda veida kā grūtības dzīvē. Un pamazām tās grūtības visas mani, jo tas paņem vienu lietu, izmēģinu uz kaut kādu laiku palīdz, pēc tam atkal nepalīdz. Tad es pamēģinu nākamo lietu, iemācos, liekas, forši, tas tiešām strādā. Līdz kaut kādam līmenim tas strādā, un tad atkal tā kā par īsu. Un katru reizi tas izmisums paliek arvien tā kā lielāks un lielāks un lielāks, un tad pēdējo pusotru gadu dzīvi man testējas ne pa jokam. Un izmisums bija... Zanīt, izmisums par ko? Kas tas bija, tas, ko es meklēju? Kas tas ir tas iekšējais kopsaucējs, kas galu galā mēģinot atrisināt un nesaņemot nekādas šīs te gala rezultātu, rada to izmisumu? Kas bija tas, ko tur izcināja, ko tu gribēji atrast? Man vienmēr ir bijis tāda iekšējā sajūta, kad ka es nekā neesmu vērta. Tas mazais bērns iekšā ir izmisis, ka viņš nevar atrast to aizpildīt to melno caurumu, kurš saka, ka tu neko neesi vērta. Un no sākuma tas izmisums vēl bija tāds, kurš bija aizpildāms, bet gadu laikā viņš palika tāds, ka tu vienkārši vari darīt, ko tu gribi, un nekas neaizpilda to tukšumu. Ir bijusi izmantota shopping terapija, ir izmantota vēl vesela rinda ar dažādām metodēm. Un es saku, laiku palīdz, tas izmisums tā kā nomierinās, un tad atkal pēc kādu laiku. Cik interesanti. Tavā gadījumā, ja, kad ir tās sajūta, es neesmu nekā vērta, paralēli tam visam nepārtrauktas mācības, kvalifikācijas celšana, pati savus krēmus izgudro, taro kārtas liek, krāsu terapeits, un kur tikai tu neesi bijusi un kādus biznesus tik neesi cēlusi, bet cilvēkā sēž iekšā šī absolūti vispār neizskaidrojumā sajūta, ka es neesmu nekā vērta, ja, un lai kādā veidā šo nevērtības sajūtu kompensētu, lai ko darītu, tāpat rada bezvērtības sajūta, kas noveda tevi līdz izmisumam. Pareizi? Jā, un izmisums bija tāds, ka reāli jau es pavisam nopietni ar vien vairāk sāku domāt par pašnāvību, jo tas izmisums rada sajūtu, ka tev nekur nav vietas. Tu nekam nederi, tu mēģini kaut ko padarīt, jā, no sākuma kaut kas iet, un pēc tam atkal nekas neiet. Un sāk likties, tu taču esi pilnīgi kaut kāda lūzera, tu nevari neko izdarīt tā, ka tas ilgtermiņā attīstās un aug un nemitīgi tu pieļauj kaut kādas muļķīgas kļūdas, un var sakot, tas tā, lai es meklētu Karīnas palīdzību, man bija vajadzīgs reāls izmisums tāds, ka tu neredzi ceļu uz priekšu, ka tu esi iedzīts stūrī, tu skrien kā žurka pa riteni uz riņķi, tu saproti, ka ir jāatrod kaut kāda izeja, un tā izeja nav, un nav. Un tu vienkārši saproti, ka te ir kaut kāda drastiska metoda vajadzīga, jo teorētiski no tām visām mācībām, ko es esmu gājusi cauri, es saprotu, ka katrai dvēselē savs ceļš. Un ja tu netiec uz priekšu, tas nozīmē, ka tu ej ne tajā virzienā. Bet tad, kad tu esi tajā žurkas ritenī, tev liekas, ka vispār nav variantu.
Kad, vispār, ko tas Dievs no maniem grib? Ko viņš grib no maniem? Ko tu saprati, Zane? Ko tu saprati? Redz, tu izgāji tagad tam visam cauri. Mazais atkal prestorijas par mani, nevis par izmisumu, bet tu zini, ja, kad es arī mācu cilvēkiem, ja tu gribi ar kaut ko nodarboties, vienalga, ar ko tu nodarbojies, vienalga, kas ir tavs dzīves aicinājums, tev vajag atrast savu auditoriju, savu klientu. Jā. Tad es lieku rakstīt savu klientu avatāru. Kas ir tavs klients? Ja, tu uzrakstīji? Jā, es esmu viņu rakstījis jau nezinu cik reizes, bet es saprotu, ka atkarībā no tās situācijas, kā es mainās arī mans klients. Un to es nezināju, pirms es nebiju izgājis tā kā tavu to terapiju, jo man likās tā, man ir tas avatārs, ko jūs no maniem vēl gribat? Bet, lieta tāda, ka tas avatārs bija kaut kas pilnīgi cits, nekā es tajā brīdī vibrēju. Un es līdz tam avatāram nekādīgi ar tām sajūtām, ar to situāciju, kādā es biju emocionāli un fiziski un tā tālāk, es nekādīgi nevarēju nokļūt līdz tam klientam. Tur visi ceļi bija aizbloķēti. Un pa lielam es sapratu to, ka ja es nebūtu pie tevis aizgājusi, es nezinu, kā tas viss būtu beidzies, bet es saprotu to, ka ja tu esi cilvēks iedzīs tādā izmisumā, izeja ir, vienkārši tu viņu vēl neesi ieraudzījis, un ja tev kāds nāk un piedāvā kaut ko, ņem ar abām rokām un izmēģini, jo vienmēr atbilde tiek atsūtīta. Mēs tikai, mums ir automātiski noliegums tam, ko mēs tā kā īsti nesaprotam, mēs noliedzam. Un man bija tieši saruna 2 dienas atpakaļ ar manu krāsterapijas skolotāju, kas arī ļoti vieda sieviete. Un viņa teica, viņa atcerās mani 10 gadus atpakaļ, un kā viņa man teica daudzas lietas 10 gadus atpakaļ, un es nebiju spējīga viņus uztvert, un man likās, ko viņa no maniem grib. Un tagad mēs par to runājam, un es smējos, es ārpēc ar savām programmām, kuras man iekšā bija, es mūžām nevarēju uztvert to, ko viņa man ir teikusi. Bet tas ir katram savs ceļš ejams. Acīm redzot, es esmu tik spītīgi, ka man vajadzēja 10 gadus. Jā, un tieši runājot par šo te avatāru, kāpēc es iesāku šo te tēmu, jo mans klienta avatārs ir stāsts tieši par izmisumu. Jo es saprotu, ka es daru kaut ko tādu, ka es nevaru palīdzēt cilvēkam, ja viņš nav izgājis visus šos iepriekšējos izmēģinājumu ceļus, viņš nav aplauzies, viņš nav sapratis, ka citas izejas vairs nav. Lūk, šāds super izmisis cilvēks, kurš ir gatavs jau arī, ja tu man nepalīdzēsi rītā, es lieku cilpu kaklā, es zinu, šis ir mans pacients. Šitam es 100% varu palīdzēt, ja? Jo tas, ko es daru, ir darbs ar ego. Kamēr viens cilvēks būs super pārliecināts, ka es noteikti varu kaut ko atrisināt, man nav vajadzīgs nekādi tur augstākie spēki, guru, skolotāji, pasniedzēji, koči, vai figmiņi zina, kas vēl, es pats visu varu, ja? Un to var pārbaudīt cilvēks tikai līdz tam izmisumam aizejot. Tad, kad es saprotu, lai ko es darītu, jo lielākā daļa, kur mēs ejam uz apmācībām, lielāko daļu es neklausu, ko saka mans skolotājs, es visu gribu darīt pats. Tā kā man pateica, kad vajag pa labi, pa kreisi, tā es ne 3 soļus, es tāpat improvizēju, un es tāpat izdaru pa savam. Vienalga, ko cilvēks mācītos. Numeroloģija, astroloģija, grāmatvedība, vienmēr notiek paša improvizācija. Arī tev krāsterapijā un tarotā. Jā, man tas ir konkrēti par mani, ko tu saki. Ja man pateiks, ka man jāiet 3 soļi pa labi un 3 soļi pa kreisi, tad es iešu 3 soļus pa kreisi un 3 soļus pa labi. Tā ideja īstenībā ir tā, lai es paņemtu to, ko man grib iedot skolotājs, man no sākuma ir jāpaņem tas, ko viņš man dod, pēc tam es varu izšķirot. Šitas man der, šitas man neder. Ja nevērtēt skolotāju, nesamazināt viņu, jo viņš jau arī kaut kur šīs zināšanas ir dabūjis un kaut kādā veidā līdz tevīm ir aiznesis. Ja viņš automātiski jau ir kaut kādu solīti tev priekšā, kad aiz cieņas paņem, pēc tam izšķirosi. Pēc tam paņemsi, saliksi puzli kopā no visiem un pēc tam izšķirosi un ainesīs tur, kur tev vajag. Tieši tas ir mans avatāriņš, ka man patīk, ka klients ir izstaigājis, viņš ir bijis uz psihoterapijā, viņš ir bijis kundalīni un taisnojis visas tās čakras un prānu ēdis un jogu tur iztrenējies un visu viņš ir iemācījies, matricu viņš ir izzinājis, numeroloģijas visas šos te kodus ir izzinājis, visas savus aicinājumus ir pamēģinājis un visur viņš ir bijis. Skaidrs, kad ir jānāk pie manis. Pēc tam, protams, es stāstu, ja es tagad nestāstīšu sīkumos, kā tas cilvēks, viņš saprot, ka viņam pie manis ir jānāk, bet tas tavs ceļš, tu tagad pati vari izstāstīt, kā tu pēc tās mūsu pirmās sarunas. Patiesībā mans ceļš bija diezgan taisns.
Jo es par tavu skolotāju Dmitriju biju jau redzējusi, klausījusies viņa video, un es zināju par viņa metodēm, un man ļoti patika tas, ka viņš tur nebija ūdens. Viņš konkrēti pasaka, gribi sēdēt ar aliņu dīvānā, skatīties vēl uz atlikušo mūžu, nekāda problēma, tev pie manis nav jānāk. Gribi sapņot par to, ka tu esi miljonārs un patiesībā tu esi bombas zem tiltiņa, un tu neko par to neesi gatavs darīt, nekāda problēma, tā ir tava izvēle. Un vēl viņam bija super svarīgas tādas frāzes, ko man gribētos, lai katrs savā dzīvē ieraug. Es neesmu pret ezotēriku, man ezotērika ļoti patīk, un es pati 10 gadus tur esmu gājis cauri. Bet, kad cilvēks pārlec, neko nesaprotot par dzīvi, neko nesasniedzot, nav ne finanses, ne veselība, ne foršas attiecības, bet viņš ir super guru ezotērikā. Ja? Un tad Pāvils nosauca šos te ezotēriķus par šizotēriķiem. Un šitas bija tas, kas mani aizķēra, jo es arī 10 gadus rokos ezotērikā. Attiecības nekādas ar vīru jāšķirās. Ja? Īstenībā man arī tas aizķēra, ja godīgi, ka viņš pateica šizotērika, es tā nopietni, ko tu ņirgājies par šito visu? Starp citu, ir Pāvela Dmitrija grāmata, es aizmirsu, viņa ir krieviski uzrakstīta, es tev viņu varētu PDF formātā atsūtīt, tieši šizotērikas enciklopēdija. Ja? Viņa ir izdalīta tikai mums studentiem, tiem dažiem simtiem, kas pie viņa mācījās, bet es ļoti labprāt ar visiem cilvēkiem dalos, jo viņi nekur nav nopērka, viņi nav brīvi pieejami. Jā, tas būtu ļoti interesanti, domāju, ka daudzi varētu viņu palasīt. Tu varētu viņu izlikt zem šī video, ja, jo es saku vēlreiz, man nekas nav pret ezotēriku, un Pāvils pats arī ir entāko gadu, 10 gadu ezotēriķis bijis, bet viņš šīs lietas ļoti skaidri saliek pa plauktiem, cik ļoti cilvēki ar savu ezotēriku ir aizraujušies un iegājuši dziļā ilūzijā, sajauc absolūti materiālo pasauli, ja, fizisko pasauli ar metafizisko pasauli un pārspīlēti uzskata sevi par kaut kādiem tur jau pēc līdzības, ka viņi jau tur ir dievi, pie tam vēl psilcibēnās sēnes vēl ēd, ja, un mušmirs un tā tālāk. Cik ļoti grūti šādus cilvēkus atgriezt atpakaļ uz zemes un pēc tam sākt no jauna. Ja. Šī ezotērika var piedalīties cilvēku dzīvē, bet pēc tam. Jā, īstenībā, ezotērika, protams, mums ir vajadzīga, jo tur, protams, ir ļoti daudz vieduma un ļoti daudz gudrības, bet es pateikšu atklāt, es, piemēram, arī esmu mēģinājusi risināt situāciju caur meditāciju, katru rītu gulējusi pusstundu, skaņojusies uz vispozitīvākajām enerģijām, uz mīlestību. Man nav problēma pieslēgties mīlestības enerģijai, un es, kad pieslēdzos viņai, tad tur vienkārši viss tik rozā un forši, un liekas, kā tā var būt, es pieslēdzos tai enerģijai, un nekas nenotiek, nekāda pozitīva. Saprati, kāpēc? Tāpēc tās mūsu iepriekšējās sarunas, atceries, es to salīdzināju ar to svārstiņu, ja, ka cilvēkiem ir liela tendence virzīties tikai, tas nevis svārstiņš, viņš jau tur bīdās, mēs dzīvojam duālā pasaulē. Pozitīvs, negatīvs, nevar izdarīt, ja? Pozitīvs, negatīvs. Mūsu uzdevums ir skatīties uz to visu, tā kā krieviski saka, rovnaja dušā. Kā to pateikt latviešu valodā? Ar tādu rāmu mieru, teiksim, latviešu. Jā, nevis vienaldzība, bet ar tādu, kad mana dvēsele ir mierīga, ja, ka es to visu uztveru mierīgi, ne pozitīvi, ne negatīvi. Vienkārši situācija ir. Tieši tas ir tas svārstiņš, kas bīdās uz augšu, uz leju. Tad, kad mēs meditējam, mēs gribam visu laiku, lai tas svārstiņš kustās uz to labo. Ja? Tur mīlestība, prāna, kundalīni, mums tagad viss ir forši. Bet cilvēki, mīļie, jūs jau esat mīlestība, tas nav jāmācās. Mēs jau esam nākuši no mīlestības. Cilvēks īstenībā tāds normāls dzīves cilvēciņš. Mēs jau protam mīlēt, mēs esam dzīvi, mēs esam pēc dabas super jauki un super labestīgi, humāni un empāti un tā tālāk. Mums ir nenormāli grūti sadīlot ar to dualitātes otru pusi. Tad, kad mēs sastopamies ar slikto, ar negatīvo, ar mūsu pašu ego personīgo, ja ar kaut kādām negācijām, ar to, kā mēs interpretējam šo realitāti, ja kā mums liekas, ka cilvēki kaut ko dara nepareizi, ar to, kā mēs ļoti aktīvi citus cilvēkus vērtējam, nepieņemam, mums liekas, ka viss ir tieši tā, kā es esmu iedomājusies, realitātei jābūt tikai rozā ar baltām maliņām un nekādā gadījumā ne tā, kā kāds cits to grib parādīt, ja? Tas ir tas darbs, tas ir tas superīgais darbs. Tad, kad mēs ejam meditācijās, mēs gribam apmānīt paši sevi. Jā, tā taču tieši es domāju, ka kamēr cilvēks vēl nav izpratis metafizisko pasauli un nav sapratis, kad ir īstenībā jāiet bailēs, jāiet negatīvajā, jāmeklē negatīvās pārliecības, jātiek galā ar negatīvām emocijām, ar sajūtām, ir jāiet tur negatīvajā. No meditācijas nebūs nekāda jēga. Tā ir vienkārši aizbēgšana no tā, kas tev patiesībā ir jāierauga.
Ja? Principā Tā kā nerisināt situāciju, bet mēģināt no viņas es aizbēgt. vienkārši viņu nonivelēju, es izliekos, ka nav, nekā manā dzīvē nav. Es ieņemu tādu infantīlu cilvēciņa biorobota tādu režīmu, viss, es sēžu tā kā strauss galvu ielicis smiltīs, un ar mani čikčirikas es mājā, un man nekas nenotiek, ja? Es neko Tas nezinu. nekas, ka dibens ārā un pa to dibenu Jā. dabonu pa pilnu programmu. Tāpēc meditēt ir super un meditēt ir forši, bet nekad nevajag uzlikt visu to atbildību. Vai tad ir slikti iepazīt to, kas es jau esmu, ja tas rozā, tā mīlestība, viņi viss ir skaisti, bet nevajag ar to aizrauties un domāt, ka meditācija visu atrisinās. Meditācija vispār neko neatrisinās. Tas drīzāk ir tāda pieturiņa. Viss, es esmu nosportojusies, noskrējusies, problēmas jau norisinājis, vairs neredzu, kā viņas risināt. Es atpūšos meditācijā. Tā ir Es atgriežos pie sevis, es atceros, kas esmu es. Es zinu, ka tas neko neatrisinās. Es tāpat atgriežos atpakaļ fizikā, 3D, uz zemes, savā fiziskajā ķermenī, un situāciju no tās vietas, kur es atpūtos, es turpinu risināt uz priekšu. Es viņu vienkārši risinu. Pirmkārt, arī tas, ka meditācija ir ļoti vērtīga pēc stresa, jo neapšaubāmi stress ir ļoti daudz ļaunumu nodara mūsu ķermenim, īpaši ilgstoši, un neapšaubām, ja cilvēks regulāri meditē, viņam tas stresa efekts samazinās, un viņš tā kā ar jauniem spēkiem atkal iet tālāk, bet tieši tas, ko tu teici, ka jā, mēs tiekam vaļā no tā stresa, mēs atjaunojam organismu, un mēs ejam tālāk, un mēs strādājam ar tām lietām, ar negatīvajām, mēs ejam viņās iekšā, un mēs risinam situācijas, un ko es varu pateikt pēc šiem 3 mēnešiem pēc darba ar tevīm, ir tas, ka es pavisam savādāk redzu šīs negatīvās situācijas, un es viņas redzu kā kaut ko, kas ir jārisina, un notiek brīnumi, kad es eju iekšā tajās negatīvajās lietās, negatīvajās situācijās. Reāli dzīve paver tādas iespējas, ka vienkārši elpa aizraujas, liekas, kaut kāds brīnums notiek ar mani. Bet tas ir tikai tāpēc, ka es saprotu to, ka viņi ir jārisina. Viņi jau neizsudīs pat no sevi. Mēs bieži vien domājam, ka, ja es tagad nestīšos to pusi, tad tas tur, piemēram, guļ kaut kāds, ej pa mežu un tur guļ, piemēram, dzīvnieka līķis. Ja es neskatīšos to dzīvnieku līķi, tas dzīvnieku līķis pazudīs, nepazudīs, viņš tur būs. Vai, teiksim, kaķis atnesis peli nolicis pie durvīm. Ja es nestīšos uz to peli, tā peli nebūs. Viņi nebūs tikai tik ilgi, kamēr tu uz viņu neskatīsies. Kā tu to uztver, Zanīta? Piemēram, tad, kad cilvēkam ir jāiet, kā tu to uztver, ja? Eksāmens tagad. Tad, kad ir jāiet iekšā tajās bailēs, tajā negatīvajā, tu redzi, tur tas līķī, tur tā žurciņa kaut kur pie durvīm. Kā tu to uztver? Tas ir vienkārši tā, kad es eju bailēs un es tieku ar bailēm galā, vai kā tev tas tagad tādā tīri sajūtu līmenī, kā tev tas notiek? Es konkrēti pasāstīšu, man kaķis nes regulāri savus medījumus, noliek man pie pusdienu galda. Viņš zina, kur mēs ēdam, un viņš zina, kur es sēžu, un viņš mēdz pie mana krēsla nolikt, piemēram, putniņu. Piemēram, es to putniņu parasti atrodu, tad, kad es smuki paņēmu, sataisīšu tev smukas brokastis uz šķīvīšu, un iešu tagad smuki paēdīšu, un es pieeju pie tā galda, un tur ir beigts putns. Tad pirmā reakcija bez šaubām ir tā pretreakcija, ka tur ir līķītis, vai tas ir iebīgi, vai tas ir pretīgi, vai vēl kaut kā. Nākamā reakcija, kas pieslēdzās tāda, loģiski viņš ir. Ja tas dzīvnieciņš viņu ir atnesis un tur nolicis, un man ar to situāciju ir jātiek galā. Un tad es pieslēdzos tam mierīgajam savam ezeram, kas man ir iekšā pēc darba ar tevi. Un vienkārši es saprotu, situācija ir risinām vienīgi savācot šo te līķīti. Un tā apmēram es tagad pēdējā laikā reaģēju uz visām situācijām savā dzīvē, jo psihošana nav palīdzējusi nevienam. Tas rāmais ezeriņš ir tā, tas ir tā apzināti. Tā mierīgā sajūta, kas tev ir iekšā, kad pēc šīs terapijas, pēc šīs hipnoterapijas tevi neierauj tajā emocionālajā, drausmīgajā, vētrā, kas notiek iekšā. Tādas vētras, principā, man vairs nav. Man vairs nav, teiksim, sastingušo baiļu vēdera vai kaut kādu, tas, kas kādreiz bija ekstrēmi negatīvas izjūtas. Man viņas vairs nav. Es katru situāciju sāku uztvert vienkārši kā situāciju. Piemēram, man pēdējā laikā, pēdējo 2 gadu laikā man ir izjūtas viss, kas man ir bijis. Man reāli aizgrieza visus naudas traumas ciet, visu, tāpēc, ka es situāciju nerisināju, es mēģināju no viņas slēpties. Un caur šo te terapiju es iemācījos, ka man vienkārši ir jāiet un jārisina situācija. Un es zināju, ka es atgriezīšos pie savu biznesa, bet man vajadzēja tādu kā pārtraukumu. Un es sāku meklēt darbu. Un
Es biju domājis, ka es tīrīšu privātmājas cilvēkiem, kuri ir veiksmīgi savās dzīvēs, un es būtu apgrozīšu šitē, kura ir. Viņš pārtraukšu. Kā izmisums, ja, tad mums tēma šodien ir izmisums, kā izmisums noved līdz pašai apakšiņai. Ja, tas mans avatārs, jo nevar cilvēkam palīdzēt, kamēr viņš nav atspēries ar kāju pēdām vispār līdz pašai apakšai, un tad viņš no turienes reāli var atspērties. Nu jā, un tieši tas arī ar manīm notika, un it kā tādā brīdī, tad tev ir tās programmas izņemts ārā, tu jau saproti, ka tev jāsākās jauna dzīve. Tu esi pilnīgi jauns, var teikt no nulles, tu esi tā kā balta lapa. Un ko tu liksi uz tās baltās lapas virsū, tas ir pilnīgi tavās rokās. Un tāpēc, ka man nebija... arī bišķiņas piekomentēšu, ja piedod Zanītas. Ja viss jāizmirst domu. Ja, jo šis te izmisums arī ir saistīts ar tukšuma sajūtu. Atceries tas tukšums? Jā. Liekas, ka no sākuma tas pirmais tukšums ir tad, kad tās pirmās programmas sāka pazust. Liekas, ak Dievs, jo līdz šim visai manai dzīvē bija piešķīrusi jēga visas iespējamās programmas. Bērni, vīrs, darbs, biznesa, viss, kas notiek ārpasaulē. Ja? Tās programmas, tās situācijas, pārliecības bija piešķīruši manai dzīvē jēgu. Es tikai priekš tam arī eksistēju un strādāju tā kā tāds murkšķa dienā pa to aplīt. Un tad tās programmas lēnām, un tās programmas arī rada izmisumu, ja? Un tad es nonāku līdz kaut kādam brīdim, es saprotu, ka man no viņām vajag atbrīvoties, jo to gala gandarījumu no savas dzīves, to laimi, piepildījumu, vispār, bet kā es dzīvoju, to piesātinājumu sajūtas man nav, tad tu sāc apzināties, ka man no kaut kā ir jātiek vaļā. Un tad, kad tu sāc lēnām kabināt no šīs programmas, paliek tukšums. Un tad ir tās divējādās sajūtas. Es gribu atpakaļ tur vecajā dzīvē, jo ar to tukšumu ir šausmīgi grūti sadzīvot. Bija tādas lietas, jā. Jo īstenībā tas tukšums ir pati krūtākā sajūta, kas var būt. Jo līdz šim manu dzīvi ir radīja kāds cits. Visas manas, ezotērikā saka, dēmoni, sušnesķi, piesūcekņi, es saku programmas, pārliecības, ja, jo tas, man liekas, tāds, reāli, normālāk paskaidrot cilvēkam, tādu bišķiņu uz reālo pusi. Tad no šī brīža, tad, kad tu pārņem kontroli pati par savu dzīvi, no šajā tukšumā beidzot tu vari sākt radīt savu dzīvi, savu autentisko dzīvi. Tikai tad tu vari saprast, ar ko tu dzīvē vari sākt nodarboties, tas, kas tev patīk, tas atsauksies. Ja, jo tikko sāks lēnām kaut kur bīdīties, virzīties, mēģināt, tev uzreiz būs pilnīgi 100% sajūta, tas ir mans vai tas nav mans. Ja nevis tu pazaudēsi to 20, 30 gadus, tev uzreiz būs skaidrs. Jā, es tev pilnīgi piekrītu. Tiešām tā arī ir. Jo tiešām pirmā reakcija ir atkal cits izmisums, bet cits izmisums. Un es sapratu to, ka man ir pirmais, kas man ir jānopelna nauda, un otrām kārtām man ir jāiet kaut kur cilvēkos, lai sāktu testēt tos darba rezultātus. Un, ja, piemēram, pirms tam man ir bijis tā, ka es eju darbos, kas man, pilnīgi nav manējie, un man ir nenormāla pretestības sajūta, tad tagad es aizgāju tīrīt mājas, bet visums tajā vietā, lai atsūtītu man bagātu cilvēku mājas, kuras varētu tā kā foršā vidē būt un tīrīt, un viss būtu baigi forši, viņš man atsūtīja mājas, kurās dzīvo cietumnieki un bezpajumtnieki. Tu tās mājas tīrīja kaut kādu nedēļu, pareizi? Tagad, bišķi vairāk kā nedēļu sanāca, bet bija tā, kad es sapratu tā, ka, ja man tas darbs ir, man viņš atnāca vienkārši momentu, var teikt 3-4 dienas, un man viņš bija klāt. Jo tas otrs darbs ļoti lēnām intervija pēc intervijas, tur negāja tik ātri uz priekšu, un es tagad saprotu tā darbu, es esmu pieprasījusi no visuma, es esmu pieprasījusi noteiktu algu, kuru man arī piedāvā, un man tagad ir atnācis piedāvājums, es nedrīkst teikt nē. Jo tāpēc, kad es pati paprasīju darbu ar tādu algu tīrīšanu, es neteicu, ka es tīrīšu tikai bagātu cilvēku mājas, es teicu, es iešu tīrīt mājas. Un es aizēju... Ja, ko mēs ievēlamies? Lūdzu, vai es esmu izmisusi, lūdzu, dod man kaut kādu, es darīšu jebko, lūdzu. Jā, tieši tā arī tas bija. Un tieši tā biju gatava darīt jebko, tikai lai tiktu ārā no mājas un lai sāktu just atkal to, ka es esmu spējīgi nopelnīt naudu. Un es izgāju... Arī tā starpība drusciņā, ja tev agrāk, ja pirms 3 mēnešiem, šitas ir tikai tāds sākumiņš, ja tu tagad testē, tu paprasti, un tev tūliņ arī atnāk. Tu paprasti, tev tūliņ atnāk. Vienkārši tā sajūta, ko tad es tur prasīšu. Es tāds maziņš un melns, un tās vēlmes, ko tu prasi, pastāsti par šo, kā tu tur to paprasīji, ja 2 nedēļu atpakaļ, ko tu šodien prasi, un kā tas strauji pēc terapijas ļoti acīm redzami mainās. Jā, ļoti strauji mainās. Pirmkārt tas, kad es aizgāju tīrīt fiziski mājas, un es sāku tīrīt viņus, un man kādreiz bija tā drausmīga pretestības sajūta, kad es darīju kaut ko, kas nav mans. Un ķipa zem mana goda.
tad šoreiz ir tā, kad es gāju, es darīju savu darbu pēc labākās sirdsapziņas, es priecājos par to rezultātu, ko es dabūju, kad ir tā tīrā māja, kad es aizēju no viņas, un man nebija šī te pretestība, kad es, nē, šito es negribu darīt, es vienkārši gāju un darīju, un kā situācija sāka mainīties un risināties, reāli 5 dienu laikā pilnīgi sāka lietas notika, man nāca tie cilvēki, kas ir kā sabiedrības padibenes, un viņi ierauga, ka es nāku pa durvīm iekšā, un viņi tik priecīgi, viņi man, wow, tu tik smuki iztīrīji, mums tik ļoti patīk, un man ir tāda slimība, ka man vajag visu ļoti, ļoti tīru, un es ieju tev virtuvē, un es tā stāvu, un es tā pilnīgi negaidīju, ka man kaut kāds bijušais narkomāns un cietumnieks nāks un teiks tādus komplimentus, un es redzu, ka tas cilvēks to no sirds saka. Un es sapratu to, ka Dievs man ielika, vai visums man ielika tajā vietā, lai es pirmkārt es savu ego atstātu mājās, es vienkārši eju kā balta lapa, es sāku dzīvi no nulles atkal. Un es kādreiz arī tīrīju mājas, kad es sāku dzīvi, es tīrīju slimnīcu īstenībā, kad es studēju. Un es atkal eju pa to pašu taku, es sāku ar tīrīšanu, un man vienkārši ir tā nāk atpakaļ. Tad cilvēki no firmas, kurā es strādāju, viņi sāk nākt man klāt, un viņi man dod, tu esi tā meitene, kas tīra kā 5-zvaigžņu viesnīcas, un es tā, tie cilvēki no tām mājām sāk zvanīt tai firmai un teikt, ka, wow, paldies, mums ir tik tīra māja. Tādas lietas vienkārši sāk notikt, ko neviens negaida, pat tai firmā neviens negaidīja, kaut kas tāds notiksies. Tad bišķi varu tagad piebremzēt arī, iestarpināšu drusku. Jo atceries, mēs strādājam arī ar tavu šo te pašvērtējumu. Jā. Tad, kad tu biji pašā augšiņā, jā, reāli tavs apgrozījums, cik tu man teici, tur miljonos vērtā, jā, ļoti, ļoti krūts uzņēmums. Tur pašvērtējums 0 cilvēkam, ja? Viņš tur visu laiku iet uz leju, un tad, kad tu nolaidies lejā un tevi sāk vērtēt cilvēku, ko tu saki, kā mēs sakam, ja tur sabiedrības kaut kādi padibeņi, tur man uzreiz ir spārniņi ārā un es vicinos, tur man pašvērtējums uzreiz paceļās, vai ne? Nu, tas bija vairāk tāpēc, ka saistīts ar to, ar ko es visu izgāju, un tā terapija bija tā kā nobeigums tam vienam posmam. Un es esmu savādāk pēc tās terapijas. Es sāku domāt jo vienmēr ir bijis tā, ka es domāju par citiem un par sevi vispār nedomāju. Labākā gadījumā šitik. Tad tagad man ir tā, jebkurā situācijā, kas notiek, es pirmais domāju, es nopelnīšu naudu sev. Nevis tur ģimenei vai vīram vai bērniem vai kam sev. Ko es ar to naudu darīšu sev? Tātad es eju tīrīt to māju, es domāju, ko es no tā iegūšu sev tanī brīdī. Es iegūstu reāli darba rezultātu, ko tu redzi tūlīt. Man bija tas biznes, kurā es strādāju, tur nekad nebija konkrēts darba rezultāts, jo tur visu laiku viss kaut kas notikās. Un man nedaudz pietrūka tas, ka tu vari izdarīt darbu, nolikt, te ir tas padarītais darbs, un te es redzu rezultātu, kurš man patīk. Es esmu priecīga par to, ko es esmu dabūjusi. Un pat, viens variants ir, ka tev, piemēram, cilvēks, kurš arī pelna 2 miljonus, atnāk un pasaka, foršs darbiņš padarīs, ka tu esi dabūjis tādu apgrozījumu. Otrs ir, ka tevi novērtē jebkurš. Ko tu satiec, jebkurš cilvēks tev pasaka labu vārdu par to, ko tu esi izdarījis. Un tas ir kā terapija, kā jauna ceļa sākums, kad es sāku to savu pašvērtējumu būvēt kā pa maziem ķieģelīšiem no jauna. Man viņš nekad nav bijis, var teikt. Man viņš vispār nekad nav bijis tā atklāt runājot. Tas par tiem cilvēkiem, kas ļoti intensīvi nodarbojas ar citu cilvēku vērtēšanu. Ja? Tad, kad es esmu pacēlis sev kaut kur tur, nezinu, zemē, augšā, lejā, kāda starpība, no vienalga kuras pozīcijas es stāvu, un es esmu tā, kas tagad vērtē, šitas ir gundris, šitas ir stulbs, šitas ir tievs, šitas ir resns, šitam tur tas un šitam tur tas. Īstenībā notiek tā, ka tas cilvēks nevis tam otram, kur viņš ir izvērtējis, ja ne silts, ne augsts no tā, viņam kā dzīve bija, tā viņš arī viņu turpina. Bet notiek procesi manī. Tā kā es esmu tā, kas izvērtē, man ir ārkārtīgi grūti, es pacēlus laktiņu kaut kur augstā, kur es vēl neesmu tikusi, un man ir nenormāli grūti izpaust sevi sociumā, jo man arī tāda sajūta paranoja, ka man arī visi vērtē, visus man skatās, kāds kaut ko tuliņ teiks, es tur esmu baltāks, rozāks, apaļāks vai bagātāks. Šito ir grūti pārvarēt. Ja, tāpēc tas izmisums ir ļoti, ļoti palīdzoša sajūta, kas man palīdz īstenībā sazemēties, sakļauties ar zemi, ar fiziku, ieraudzīt šo te manu objektīvo realitāti no mana šī redzesloka, ja būt pilnīgi adekvātam, ja nevis ilūzijās kaut kur dzīvot, ja vērtēt augstāk nekā es esmu, nostāties stabilu uz zemes un no tās pozīcijas sākt augt un būvēt savu patieso es.
šis ir tas super svarīgais, kāpēc tas izmisums ir laba sajūta. Jā, tā izmisums ir labs. Bet ko es gribēju piebilst par to kritizēšanu, ir tas, ka es biju meistars uz kritizēšanu. Reāli meistars. Un es to neredzēju, līdz es aizgāju uz krāsterapijas apmācībām, un mēs tur sākām analizēt dažādus arhetipus, un viens no tiem ir tā kritizēšana. Un tas ir, es vienkārši ieraudzīju, cik ļoti es kritizēju citus, un tanī mirklī es sapratu, cik es ļoti nejūtos droša patiesībā sevī. Un tas ir ko es kritizēju, patiesībā kritizēju visu laiku sevi. Es ieraugot citos kaut ko, kas man krīt uz nerviem, tas krīt uz nerviem man sevī. Un tad, kad es tam sāku pievērst uzmanību, tad šobrīd es aizgāju uz punktam, kad man ieslēdzās tas kritiķis vēl laiku pa laikam, bet es viņu varu pieķert, un es saprotu, sāku domāt, kas tad manī nepatīk, kāpēc es to cilvēku gribu kritizēt, kāpēc es gribu pateikt, ka viņš dara slikti. Tad manī iekšā ir tā nepārliecinātība, ka es varu kaut ko labu izdarīt. Es vienmēr kritizēju sevi pirmkārt nekā citus. Un tas būtu, tad man liekas, tas tāds, interesanta lieta, kam pievērst uzmanību, īpaši tiem, kas daudz mēdz kritizēt citus, tad vajag, vienmēr ir forši aizdomāties, kāpēc es nejūtos droši sevī, kas ir tas, kas man traucē nejusties droši. Un ar to, protams, arī ir jāstrādā, jo pats no sevis nekas jau nemainās, tās programmas jau mūsos ir iekšā. Es redzu, ka kāds kaut ko dara slikti, īstenībā es gribu noslēpt to, ko es domāju par sevi, ka es domāju, ka es daru pa kluso kaut ko sliktu, un neviens galvenais, lai to neredz, bet es zinu taisnību. Ja, un lai man nebūtu jāieskatās sevi, man šito visu nospoguļo kaut kas cits tur ārpusē. Jo pa lielam, kas es tāds esmu, lai izvērtētu, kurš ko sliktu dara, kurš ko labu dara. Ja nav nekur, neviens nevar pateikt, kas uz šīs pasaules vispār ir labi vai slikti. Izņemot, protams, reliģijas pārstāvis. Ja, bez šaubām, jā. Tas ir fakts, jā. Tā kā es domāju, ka šorīt, kad man tiešām lietas pēdējo 2 dienu laikā ir sākušas ļoti strauji mainīties. Burtiski notiek tādi brīnumi visādi, ko es mūžam nebiju gaidījusi. Un šorīt es sapratu tā, ka es beidzot atkal varu just to tādu bezgalīgu laimes sajūtu par to, kas šobrīd, es pat nezinu, vai tas ir par to, bet tas, kas notiek, tas man liek justies ļoti, ļoti tā kā piepildītai un laimīgai, un es redzu, ka ir tomēr nākotne, un tas pārējais periods nebija pat ilgs, īstenībā 2 vai 3 nedēļas tikai. Tā kā, tas patiesībā notiek viss ļoti, ļoti lielā, ātrā tempā. Tā kā tu tieši teici. Īstenībā ir tā, ka, ja terapija notiek, tava terapija vienkārši ilga 3 mēnešus. Ja? Un mēs pēdējā mēnesī ļoti intensīvi strādājam, reāli 2 reizes nedēļā, jā. Jā, klasiski ir tā, ka parasti šīs terapijas vienkārši ne visi nāk ar tik jau lielu izmisumu, ja, tāpēc normāli ir apmēram 2 mēneši, un tad apmēram tas mēnesis ir tas integrācijas periods, kamēr viss saklājās pa vietiņām. Tad tavā gadījumā drusku ilgāk, bet cik šis bija tāds diezgan nopietns izmisums, jau kā tu jau teici, ja, ka tev likās, ka cilpa kaklā ir jāliek. Jā, tas bija traki, jā. Tad mēs šo terapiju paildzinājām vēl drusku ilgāk, un tagad vienkārši tikai tāpēc, ka tā terapija bija drusku ilgāka, tas process tagad vienkārši notiek ļoti strauji, bet viņš notiek. Ir cilvēki, kuriem procesi notiek pusgadu. Ja, kas izturējuši 2 mēnešu terapiju. Ir cilvēki, kuriem kaut kādas lietas notiek gada griezumā. Ja es viņu satieku pēc gada, tad viņam veselu gadu dzīve mainās. Ja, ļoti, ļoti lēnām. Ja, es jau pieļauju, ka arī man tas dzīve turpinās mainīties tā kā ar vienu arī gada laikā. Vienkārši tas, kā pēdējās 48 stundas ir tā kā mainījušas vispār, kā es domāju par visu. Tas ir vienkārši prātam neaptverami. Tiešām, es negribu teikt sīkās detaļās viss, kas un kā notiek, bet... Galvenais, kas ir jāpieņem, ja neesi palikusi pie mājas tīrīšana, tas nav tavs sasniegums, ja? Kad tev šobrīd nopietni risinās arī biznesa lietas, ja? Kad tu atgriezīsies atpakaļ pēc, no kurienes tu tā kā biji tiekusies, ka nav tā, ka sazemējies un samierinājies tagad ar nabadzību. Nē. Tas ir tikai tā kā lidmašīnai iesviešanās celiņš. Jo mērķis bija panākt atpakaļ tieši to dzīves līmeni, no kuras tu nokriti. Tikai viņu nevar uzreiz, ja pirmā dienā atnāc uz terapiju, hops un viss notiek. Šodien ir tie pirmie soļi, kurus tu redzi, un mēs turpināsim runāt un turpināsim pierādīt, ka šī terapija strādā un ar reāliem rezultātiem, kad zanē viss ies dzīvē uz augšu. Mēs strādājam,
mīļie cilvēki, ja jūs mūs skatāties, tad, terapija strādā un super cool strādā. Un tas, ko jūs no Karīnas iemācīsieties terapijas laikā, tas nevienās, tā ir reāla dzīves vieduma skola, tur nekur nemāca. Karīna šo informāciju savākusi gadiem mācoties, strādājot, meklējot atbildes uz saviem jautājumiem, ejot caur savām dzīves stundām. Un tā tas mums visiem ir. Mums visi tikai attīstamies, tad, kad mēs ejam caur savām dzīves ļaunākajām stundām. Paldies tev par labiem vārdiem. Es jūtos nērti. Nē, tev nevajag justies nērti. Atslāpst vispār. Klausies, bet vai tu esi pati pamanījis, ka visi tie dzīves stāsti, ar kuriem es dalījos, viņi ir super līdzīgi arī tavējiem? Jā, to jau mēs arī vienreiz runājām, ka mums kaut kā ir bijis, kaut gan mums laikam apmēram 10 gadu starpība, vai pat vairāk bišķiņ. Pagaid, tu mums esi kura gada? 70. Es esmu 87. Mums ir 17 gadu starpība. Tas ir ritīgi interesanti, jo patiesībā mums bija dzīves gan izgājušas ar pārbaudījumiem paralēli, plus mīnus tur. Un daudz situācijas bija ļoti līdzīgas. Vienkārši liekas, kā tā var būt? Gribas tev atklāšu maz noslēpumu. Pastāst. Atceries pašā sākumā es tev teicu, avatārs. Ka es taisu, man ir mans klienta avatārs, ar kuram es zinu, ka ja atnāk šitāds klients, es zinu, ka es viņam 100% varu palīdzēt. Un tas avatārs ir taisīts pēc manas līdzības, jo kā es varu palīdzēt cilvēkam, tikai tad, ja es zinu viņu tā kā sevi. Pareizi, es zinu, kā es tam izgāju cauri. Tātad es zinu, kā palīdzēt arī tam otram cilvēkam. Ja man tas strādāja, tas strādās arī kādam citam. Un tieši tādi arī ir mani klienti. Ne tikai tu, bet arī vispārējie. Redziet, manifestācija tomēr strādā, mīļie, ja? Bet tikai bez programmām. Bez pareizās programmas vajag izvērt un sistēma strādā. Šitas ir life hacks citiem cilvēkiem, kas arī nodarbojas ar vienalga kādu sfēru, ka jūs zinat, ka jums ir kaut kāds klientu loks. Vienmēr uztaisat klientu avatāru, vienalga ko, vai krēmus tirgojat, vai smaržas, vai pakalpojumu, jeb kādu klientu avatārs. Man liekas, tas ir tik mega svarīgi, jo ja tu zini savu klientu, tu vari būt ar viņu sirds ar sirdi. Jā, tev nevajag nekādas tur mārketinga trikus un NLP kaut kādas metodas, ka tu ar viņu sāc runāt, tu viņam gribi kaut ko pārdot vai iedot vai iemācīt, tu viņu jūti no puses vārdu, jo viņš ir tā kā tu taču viņu zini, vai ne? Jā, tas tev taisnība, jo man arī tagad tās taro kārtas tā intensīvāk lieku, jo es viņas esmu likus kaut kāds 15 gadus apmēram, bet pēdējā laikā tieši vairāk intensīvāk, jo kaut kā tas man, tai pārējais periodā man ļoti uzrunāja tas, ko es esmu iemācīsies tieši no garīgiem lietām. Un tie cilvēki, kas pie manīm ir atnākuši, es nezinu, man tāds sajūta, ka sāku pievilkt cilvēkus ar ļoti līdzīgām dzīves stāstiem, kā man ir bijis. Un es zinu, kur viņus aizsūtīt, jo kur viņiem var palīdzēt. Un tas ir super, ka tu vari, kad es zinu, kad ja viņi aizies pie Karīnas un viņi paklausīs to, ko dara Karīna, un aizies un izies cauri šīm grūtībām atkal vēl vienām. Bet galā viņus gaida pods ar rēli, ar mīlestību, ar zeltu, ar laimi, ar prieku, ar visu, ko cilvēki var novēlēt. Bet, Karina, tiešām tu varbūt jūties nērti, bet tas darbs, ko tu dari, tas ir nenovērtējums, jo mēs reāli, divi ceļi. Viens ceļš ir, tu turpini iet pa izmisuma taku. Jautājums, piemēram, kas attiecās uz manīm, tad es nezinu, cik es ilgi būtu pa to izmisums taku turpinājusi iet. Es tiešām nezinu, jo to, ko es esmu iemācījusies un ieraudzījis uz savā dzīvē no šīm noņemot šīs programmas nost, ir atvedis mani uz pavisam kaut ko jaunu, uz jaunu dzīvi. Un ja es tagad iedomājos sev atpakaļ tajā punktā, pirms mēs satikāmies, es nezinu, kur es būtu nokļuvusi. 95%, ka es tomēr uztaisītu pašnāvu vienā punktā, jo es neredzēju ceļu uz priekšu vispār. Un man likās tā, ka ja es nevienam cilvēkam uz pasaules neko labu nevaru izdarīt, kāda man te jēga būt? Kāda jēga man te dzīvot? Ēst uz citu rēķinu, un ka es nevienam neko nevaru iedot. Tad kas vispār ir dzīves jēga? Jautājums. Pilnīgi sirds sāk trīcēt un rebēt, jo šis atkal apliecina, kā avatārs strādā, ja es atkal uz citu tēmu, jo tieši tas ir tas, ko man gribās cilvēkiem nodot. Pietiek grābt tikai sev. Pietiek grābt, man vajag lielāku māju, plašākas, tur nezinu, perspektīvas un bagātāku un skaistāku, un ko tur vēl. Vislielākais kaivs, ko cilvēks dzīvē var sasniegt, un tas piepildījums, kad es iemācos ne tikai ņemt, bet dot. Iedomājies, ar kādu izmisumu tu sastapies,
es negribu vairs dzīvot, parazitēt, es negribu būt kaut kas, es gribu dzīvot tā, ka es esmu spējīga, ka es esmu tik vērtīga, tik spējīga, ka es varu kaut ko šajā pasaulē radīt un dot. Un šis ir stāsts par, krieviski saka, par dobietvercā. Mēs vienā sarunā šito jau tulkojām, jau pēc radītāja līdzības, ka es esmu gatavs kaut ko šajā pasaulē dot. Ja? Tas tie ir tie cilvēki, ar kuriem man patīk strādāt. Ja? Jo man liekas, ja tu kaut ko radi, tā kā tīkla mārketings, tu radi vienam kaut ko palīdzi, jo patiesībā es jau neko neizdarīju. Ko es izdarīju? Es palīdzēju cilvēkam palīdzēt pašam sev. Jā. Cilvēks ir gatavs palīdzēt pats sev tikai tad, kad viņš ir nonācis līdz tam punktam savā dzīvē, kad es esmu pārguris vākt visu sev. Jā. Man jau tur 2 miljoni bija. Es dzīvoju jau pilī, man jau tur viss jau bija, un es no tā nekādu kaifu dzīvē nedabūju. Jā, tas tagad neviens dimanta gredzens neaizpilda to tukšumu iekšā. Jā, man mantas vairs nekādu kaifu dzīvē nedabūju. Es esmu nonācis līdz savas kaut kādam tur eksistenciālai krīzē, ka es vairs es nezinu, kur man tālāk augt un kur man vēl par ko man pārvērsties, lai man būtu labi. Un tas ir tas mans klients. Un tu pilnīgi trāpīji tā kā naglai uz galvas, kad cilvēks ir gatavs iemācīties radīt to ilgstošo kaifu. Nevis 5 minūšu kaifu, kas nopirka jaunu mašīnu, 5 minūtes, tralala, man prieciņš, super, un viss, kaifs ir beidzies, ka es kaut ko citu jaunu gribu. Jā, tieši tā man bija ar manu Jaguāru, jo es man ļoti patīk viens Jaguārs un patika. Un es ļoti viņu gribēju. Un mēs aizbraucām pirkt mašīnu, un tad, protams, mazlietot. Anglijā tā, ka jaunas mašīnas ir ļoti nenormāli dārgas, bet tiklīdz viņas dzīvo 3 gadu veci, viņas vispār maksā neko salīdzinoši ar jaunas cenu. Un mēs, var sakot tā, ka mašīna izrādījās, nekas foršs tur nebija, tur bija iekšā drausmīgs tas salons un tā, un mēs meklējam. Un ieraugam sarkanu, tumšu tādu ķirsīti, un, pasaka, iekāp iekšā. Ko, Jaguāru? Jaguāru, jā. Un braucu mājās, un nespēju noticēt, ka mans Jaguārs man ir, un Un tad kaut kādā 5. dienā es braucu savu Jaguāru, un es skatos, wow, tam ir Jaguārs, es tādu, meitenīt, tev pašai ir Jaguārs. Jā, vienkārši, kā mēs redzam tās lietas, mēs viņas vienkārši, mums viņas vajag tik ilgi, kamēr mūsu viņas dabonam. To sauc par 5 minūšu kaifu, kad es dodu tikai sev. Es esmu, tas ir tas egoisms, kurš mums ir jāiemācās mainīt, jo 5 minūšu kaifs ir tikai 5 minūšu kaivs. Mēs visi gribam iemācīties būt laimīgi, veseli, nezinu, tur būt tiešā sasaistē ar pašu radītāju, ja mūsu tēti un mammu. Kā to var izdarīt? Tikai un mīlēt, būt mīlēt, lai mūs mīl. Neviens negrib mīlēt, ja es gribu, lai mani visi mīl. Īstenībā tas lielais ilgstošais kaivs ir tad, kad tu sev paprasi, es gribu iemācīties mīlēt. Tā tad dot. Jā. Domājies, es gribu iemācīties būt kaut kas tāds, lai es būtu spējīgs šajā pasaulē kaut ko radīt un dot. Tas ir tas vērotājs, tas ir tas radītājs, tas, ko mēs uztveram par Dievu vai radītājs, ja, ka viņš neko nedara citu, kā tikai mums dod. Jā. Bet īstenībā tur baigi labi pateic par to, ka tā jau ir tā mīlestība. Kā tad mēs parādām saviem bērniem vai saviem vīriem? Mamma savam bērnam dod, viņa neko no viņa negaida. Ja mazam bērnam mamma un tētis ir kā Dievs. Jā, tieši tā. Un tētis viņiem dod, tā beznosacījuma mīlestība. Līdz kaut kādam gada vecumam, ja viņš sāk staigāt, tad mums sākās bērnam krāmēja virsū visādas programmas, viņš nabadzīgs vēl tikko vispār atķēdzies no mātes viesām, viņam jau ir pienākumi, viņš jau parādā vecākiem jau palika. Jā, viņš nav sācis staigāt tad, kad kaimiņu Janka sāka staigāt tajā vecumā un nerunā 3 vārdus, tad, kad kaimiņu Janka sāka runāt 3 vārdus. Jebkurā gadījumā tā dziļā doma ir tāda, ja, ka tā mammas, tā beznosacījuma mīlestība, ko mamma var iedot savam bērnam, vienalga kāda viņa ir, bez vērtējuma, ja viņa var iedot tik daudz, cik viņa var iedot, un nav ko vērtēt. Viņa arī ir tikai fizisks cilvēks, viņa nav varbūt apzinājusies sev kā daļa no radītāja, tāpēc mēs nevaram gribēt, ka mūsu vecāki ir mūsu dievi kaut kādi, ja, un tāpēc mums ir cits dievs, ja, kur kā līdzības būt, mums pašiem tas pienākums ir tiekties viņiem pretīm, viņam. Ja? Es atceros to glezno, atceries, kurus tev stāstīju, dieva pieskāriens.
Lai tagad Jā, tā katrs atceros, jā. glezna, ja, kur tas, tā kā tā gleznā dieviņš šitā, dieviņš šitā ir izstieps, cilvēks slinki šitā pretīm. Un sanāk tā, ka cilvēkam tikai pirksts būtu jāpastiep pretīm, jo radītājs jau ir pasniedzis. Tev tikai pirkstiņš pretīm, cilvēks tā slinki, ja apmēram, pastiepies pats man. Tāds, redzi, vakar tā situācija, kur es te visu laiku skandinu, bija tieši tāda, kad man bija pastiepta roka un es izstiepu to roku pretīm un viss vienkārši saslēdās un notikās maģiskā veidā. Tā kā ir vērts klausīt pirmkārt savai intuīcijai, jo man intuīcija teica, kas man ir jādara. Un ja es nebūtu klausījis... No kurienes tev tā intuīcija parādījās? Tad, kad tu programmas atstrādāji, jo tad, kad cilvēks domā, ka viņam ir super kruta intuīcija, kurš nav atstrādājis savas programmas, tur īstenībā runā mamma un tētis fonā, pasniedzēji, skolotāji, bērndārs audzinātāji, vecmāmiņas. Jā, tur viss intuīcija strādā uz urā, un parasti tur visu laiku kaut kas notiek, kaut kāds errors, veda papli uz priekšu, uz atpakaļ. Tad, kad atstrādā cilvēks savas programmas, tās, kas vispār nepiedara viņam, ja, viņam jāatgriež atpakaļ no turienes, kurienes nākušas, jo tās programmas savu darbību ir beigušas. Tās programmas vienīgais uzdevums ir palīdzēt cilvēkam uzkrāt pieredzi. Viss pieredzi uzkrāt, tavs pienākums no šīs programmas ir atbrīvoties un atgriezt atpakaļ tam, kas tev viņi iedeva. Mamma, tētis, skolotāji pateikt paldies un uz redzēšanos. Ja? Nu, lūk. Un īstenībā bija, zin kā, man ļoti liels pārsteigums bija tas, cik to programmu ir. Jo es nekad mūžā nebiju stādījusies priekšā, ka var būt tik daudz programmu tieši no tās bērnības, no tiem pirmajiem, es nezinu, 8, 7, man 8 kaut kādu gadu apmēram bija. Vienkārši šokējoši. Tas ir tas, ko tu ļoti intensīvās emocijās uztvēri kā tā brīža realitāte. Tā jau ir hipnoze. Ja, tad, tu jau esi hipnotizētāji. Es nevis hipnotizēju, bet athipnotizēju jūs atpakaļ no tiem murgiem, ko jūs sakrājāt savā bērnībā. Ja, jo ar jums hipnoze jau notika bērnībā un turpina notikt caur masu mēdījiem un viss, kas notiek šobrīd aktuāls pasaulē, ja kari un tā tālāk. Tā ir hipnoze. Ja, tas, kas visu laiku uz cilvēku apziņu un zemapziņu iedarbojas un liek kaut kur skriet un kaut ko darīt. Cilvēks nesaprot, vispār pat nepaspēja apstāties un padomāt, viņam vajag to vai viņam nevajag, kāpēc, un tur nekādas loģikas nav, vienkārši visi skrien. Tā tas, diemžēl, ir, jā. Tāpēc mans darbs ir atbrīvot cilvēku no hipnotiskās iedarbības, kas tur viņa notika bērnībā. Īstenībā programmu nemaz nav tik daudz. Programmas vienam cilvēkam, tās pārliecības, kas vada viņa dzīvi, ir kaut kādas varbūt 2, 3, varbūt tur kādam tur super krutam ir 4, ja? Pārliecība par sevi. Kādas tad bija tās tavas pārliecības? Es esmu kāda, biju kāda. Biju kāda, nevērtīga, nevienam nevajadzīga. Tas ir tas pats. Jā. Cik tu vari atcerēties tās? Jā, tādā ziņā, it kā, jā. Nav kaut kāda negatīva pārliecība vai programma rada negatīvas sajūtas. Tas ir ļoti daudz. Es tur jūtos tas varētu tā būt. Bail, kauns, tās tur ir miljoniem, ja, ka tur nevar saprast. Bet mēs neapstājamies pie sajūtām. Jo sajūtas pēc tam rada atkal tās negatīvās emocijas. Ja es tur dusmojos, neapzinātās dusmas pēkšņi no zila gaisa. Šito mēs šodien nerunāsim. Mums bija par izmisumu. Šitā tēma bija par izmisumu. Tātad izmisums tavā gadījumā no negatīvas kaut kādas pārliecības par sevi, kas tev, lai ko tu dzīvē darītu, lai kādus tu tur miljonus pelnītu, lai kas tev tu dzīvē notiktu un kādu pieredzi tu biji guvusi, tā negatīvā pārliecība tāpat ņēma virsroku. Es tāpat neesmu nekā vērta. Ne? Tukša vieta. Tukša vieta, jā. Super. Klausies, izstāsti man. Tu pateici visu par to, visur to pārtrauc tagad, par izmisumu, vai tu vēl kaut ko gribi piedot? Es domāju, ka mēs tā lielos vilcienos esam, katram droši vien tas izmisums nedaudz ir uz savu pusi, bet tā lielos vilcienos mēs, man liekas, esam par to izmisumu izrunājušas, jo, ko tur daudz vairs tālāk piebilst. Tad, kad ir izmisums, ir jārīkojas, nav jau citu variantu vairāk. Vai padodās, vai vispār nevajag gaidīt to izmisumu. Var ātrāk arī rīkoties, bet visbiežāk cilvēki, vai viņi nožēlo naudu, laiku vai vēl kaut ko, bet katrā gadījumā viņi bez tāda ritīga ilūzija, ka pats no sevis viss atrisināsies, bet tomēr vien to pārliecību kāds nav palīdzējis atstrādāt. Pārliecības vienīgais uzdevums ir novest tur, kur jau lēnām tiek novest cilvēka dzīve. Ja? Līdz izmisumam. Un gribēju pateikt pašu galveno, kad kas mani, jo, protams, arī, kad es runāju Karīnu un tā, man arī vienmēr likās, ka, moška var kaut kā pa vieglo tikt cauri, protams.
Un pie durvīm zvana. Es apturēšu video un ātri aizskriešu uz Mhm. pie durvīm. Varam turpināt. Jā. Par jautājumu es sāku teikt. Tas jautājums, kas man palīdzēja pieņemt lēmumu, ko tu man uzdevi, kā mājas darbu, bija. Tu jau aizskrēji tagad pa priekšu, tu par to, tu sāki kaut ko citu, tu teici, es tev aizmirsu. Labi, stāsti šito. Nē, es gribēju tieši pateikt par tiem, nu, tad, kad mēs tev runājam, tā pirmā saruna, ka tu man iedevi mājas darbā 3 jautājumus. Un pēdējais jautājums bija tāds, kas notiks ar tevi, ja nekas tavā dzīvē nemainīsies? Un tie pirmie 2 bija tā, es uzrakstīju visu to, labi, es beigšu čikiniekā, un es tagad sēžu pie tā 3. jautājuma un domāju, un jūtu, baigie sūdi būs, ja nekas nemainīsies. Izstāstam tagad cilvēkiem 3 jautājumi, paši sev var atbildēt, vai ne? Jā. Pirmais jautājums bija tāds, kur tu gribi nokļūt, kā tu gribi dzīvot? Kā tu gribi dzīvot, kas ir tas gala rezultāts? Jebkur, kur te ir vienalga psihoterapija, joga, baznīca, kas ir tas, ko tu patiesībā gribi? Kā tu redzi savu dzīvi? Es tur gribu nosaukt to fizisko, ko tu gribi, respektīvi es gribu villu Spānijā, Bentliju, nu, var pārspīlēt, ja, jo tāpat... Bet viss ir kārtībā, arī Bentlījam un villai Spānijā nav nekāda vaina. Jā. Un blakus tai fiziskam, ko tu vēlies, sajūtas, ko tev tas dos. Tas ir pirmais uzdevums. Respektīvi, es gribu Bentliju, lai ierieptu savai kaimiņienei, kurai ir Bentlijas, bet vecāka gada gājumi. Ja? Patiesās sajūtas. Nevienam šis mājasdarbs nav jārāda, bet tas ir tas, kas tā kā ļaus patiesībā pastīties pašam, nu, tā savā dvēselē, ja? Lai nemalotu sev. Otrais jautājums. Kāds bija otrais jautājums? Otrais jautājums bija, kā tu līdz šim... Šodienas situācija? Jā. Šodienas tā realitāte ir kāda? Nu, respektīvi, ja gribu Bentliju, bet braucu tur... Zaporožecu. Nu, tāds, laikam, vairāk mašīnas nav. Bet varbūt kādam mierā saglabā. Ar Nistanu braucu, jā. Ar divriteni. Ar divriteni, vienalga, jā. Šodien man ir mašīna tāda, kas man rada sajūtu, ka es tur vispār neesmu prestižs vai ka es tur esmu lūzers. Ja, tā tad man ir manta, kas man tagad šodien ir, un viņi man rada tādu sajūtu. Ja? Tā tad realitāte A, kādu es gribu, pirmajā, otrajā realitāte B, kurā es šobrīd atrodos, tātad mums jau ir skaidrs, kur es virzīšos. Ja, parasti pie pirmā jautājuma es ļoti lūdzu nebūt utopiskam. Ja, nu skaidrs, ja tu esi abstrakts ar 500 eiro algu, nu kādu Bentley, tad tev tur vēl 100 gadi būs jārukā. Ja, nu jācel savu. Nu nav teikts, ja abstrakts dabona, ja viņam pēkšņi atnāk apgaismību un viņš dabona kaut kādu super ideju saņem no visuma, viņš ņem un realizē, tad iespējams, ka viņš var... Danīt, tu zini, kas ir bagātākā vieta uz zemes? Nezinu. Kapi. Jā. Tāpēc, ka tur ir apglabātas absolūti visas nerealizētās pašas ģeniālākās idejas, kādas vien uz pasaules vispār var eksistēt. Ja, taisnība, jā. Tikai vien retais ir atradis veidu, kā viņas realizēt. Runa nav par to, ka cilvēkam idejas nebūtu paprasība, kuram cilvēkam tu nevar iedomāties kādas ģeniālas idejas. Kā vajadzētu darīt. Jā. Katra cilvēka galvā vienīgais, kas viņam traucē šīs te idejas realizēt, ir šī te nespēja izvērtēt vispār fizisko realitāti, ja, tā sevišķi mūslaikos tagad ezotērika, ka pietiek tikai manifestēt, meditēt, un tūliņ viss kāds tev tu čemodānu uz galvas uzmetīs, un viss tev tūliņ būs. Tie bloki, kas traucē reāli rīkoties, darīt kaut ko fiziski. Ja, mūs aicina, nekas nav jādara, meditē, raksti. Jā, diemžēl tā ir, jā. Raksti afirmācijas, taisi tos plakātus, lietas toaletē pie sienas, lai tu visu laiku redzi to vilu, un nekas cits nav jādara. Šeit stāsts nav, tad, kad tu ej terapijā, tu vari kaut kādu pirmo laiku, kamēr tu strādā šīs te programmas, neko fiziski nedarīt, tāpēc, ka kamēr tev tas nointegrēs tavā fiziskajā ķermenī, bet kaut kādā brīdī es sāku ļoti intensīvi uzspiest, Zana, ir jāsāk darīt kaut kas, jo kā es zināšu, ko es tālāk tev palīdzēt strādāt ar sevi. Ja tu nezini, kādi ir tie fiziskie bloki šeit realitātē, ja galvā te viss ir sakārtots, fizikā, kas tev traucē. Nu, jā, tā arī tiešām arī manā gadījumā bija, kad tu tiešām spiedi, ej un dari. Un nu, nedaudz vienu mirkli bija tāda sajūta, ka nu, es pat nezinu vairs ko, jo tik daudz viss kaut kas bija nu, iztīrīts,
kad tev var būt pat tie mērķi, kas tev bija pirms tam, vairs pat nav aktuāli. Tāpēc, ka tev līdz šim bija tie mērķi, tas pirmais uzdevums, ko cilvēki raksta pirms terapijas, nekad nebūs tas pats, kas būs pēc terapijas. Jā, tāpēc, pilnīgi konkrēti. Viņi visi ir balstīti ne par tavu dzīves stāstu, ne par tavu realitāti. Viņi ir balstīti, ko mamma gribēja, par ko tētis sapņoja, ko skolotāja teica. Ja? Skolotāja teica, ka es būšu cietumnieks, jo es tur biju, tur kaut kāds palaidnis vai audzinātāja teica, ka es būšu tāds vai šāds. Viņi visi šie pirmā uzdevuma uzrakstītais vienmēr ir kompensācija ar plusu, jo es gribu aizbēgt no tās negatīvās pārliecības un sajūtām. Jā, tas nav par tevi. Ja? Bet to pēc tam ar laiku, kas šķirs. To pēc tam ar laiku, jā. Sāc vispār. Jo tagad ir forši vēlreiz uzrakstīt atbildes tev uz šiem jautājumiem. Ja pirmais, ko es gribu, viņas var rakstīt kaut vai utopiski, kāda starpība, ko tu uzrakstīs, tā nav patiesība tāpat. Otrais, kurā es atrodos šobrīd, un tas trešais, tas slavenais, pie kā mēs tagad apstājamies, ja, kas notiks ar tavu dzīvi, ja tu nekad nedabūsi to, kas ir pirmajā uzdevumā, un visu mūžu nāksies nodzīvot tajā otrajā uzdevumā, tavā šodienas realitātē, braukt ar Nissanu un tā tālāk. Ar Ričuku. Jā, nav nevienam uz šiem jautājumiem jāatbild. Pats sev atbild. Pats sev tieši tā, tas jau nav par tevi, tas jau ir par sevi. Ko tad es gribu no tās savas dzīves? Es gribu palikt tur, ko es esmu. Te ir forši, te man ir komfortabli, te man viss apmierina, te man visas manas vajadzības ir apmierināts, es jūtos piepildīts. Jo dažiem tas vajadzības var apmierināt arī sudraba vai zelta krātiņā, bet vai es jūtos piepildīts un laimīgs tādā dzīvojot? Nu, un tad izejot no tā, jo tad ir jārīkojās. Vai nu ir jāzvana Karīnai, jāsarunā tikšanās. Jā, hipnoterapija nedara visiem. Tas ir tas galvenais stāsts, ko es šodien gribēju arī atspoguļot. Ja, kad, ja nav lieli dzīves plāni, ja negribās būt pats savas dzīves saimnieks, vienkārši gribās palikt savā komforta zoniņā, un es negribu nevienam neko dot, bet gribu, lai man tikai visi nes, tad hipnoterapija ļoti, ļoti kaitēs. Ja, jo tāpēc, ka tas ir fakts, tāpēc, ka pēc tam vairs tā nebūs. Pēc tam vairs nebūs pa vecam. Jā, jo nekas nebūs pa vecam, tu pareizi teici. Nāksies saskarties ar to skarbo realitāti un pēkšņi jāapzinās, man pašam būs sava dzīve jābūvē, neviens to nedarīs manā vietā. Un kamēr tu to tā kā neapzināti to dzīvo, ja, ka viss tā kā automātiski notiek, ko sauc par likteni, ja, matricā viss notiek pēc liktenes. Tajā brīdī, kad tu pamosties un tu saproti, ka viss ir tavās rokās, tev jau ir jāiet un jārada savu realitāti, tev ir jāuzņemās atbildība. Re kā taisnība uz veselību. Tas cilvēkiem, kas nav gatavi kļūt par savas dzīves saimniekiem, labāk nenāciet. Jā, tas gan taisnība, tur es pilnīgi piekrītu, un jums jārēķinās ar izmaiņām jūsu dzīvē pilnīgi noteikti, un dažreiz pat ļoti drastiskām. Bet viss, kas notiek uz labu, un lai tā mūsu dvēsele varētu tikt cauri, mums ir jāiztīra tā vide, jāizlauka celiņš, lai tas gaismas stars tiek cauri un nonāk līdz mūsu sirdīm, un lai mēs varam realizēties, kamdēļ vispār mēs esam atnākuši uz šīs planētas. Jā, bet pasaulē vienmēr būs vajadzīgi savi vergi un savi saimnieki. Pilnīgi konkrēti. Un es piemēram, priecājos par tiem cilvēkiem, kuri negrib attīstīties pa savu dvēseles ceļu, vai tas ir viņu dvēseles ceļš strādāt priekš citiem. Jo mums ir mēs savu biznesu nekad nevaram uzbūvēt, ja mums nav cilvēki, kas ir gatavi priekš mums strādāt. Un es esmu ļoti viņiem pateicīga, ka viņi ir izvēlējušies to darbiņu darīt, palīdzēt mums uzbūvēt savus biznesus. Tā kā galvenais nevērtēt citus cilvēkus. Nav neviens ne labs, ne slikts, nav nekādi tur 3D zemākie slāņi un 5D apgarotie un izgaismotie, ja tur kaut kādi pamodušies un īpašie, ja, nevērtējam. Katram ir savs dzīves ceļš. Jo, ja mums liekas, ka es esmu 5D un tur kaut kāds kukainis to rāpo pa 3D, neaizmirst, ka tu arī biji kādreiz 3D un tu arī tur kādreiz rāpoji, tavs uzdevums viņam tagad ir palīdzēt, jo tev arī kāds toreiz kaut kad palīdzēja. Nu jā, vienīgais, tu nevari palīdzēt cilvēkam, jo viņš negrib, lai tu viņam palīdzi. Es, piemēram, varu izstāstīt savu pieredzi un iedot tavu telefonu numuru, bet es nevaru pazvanīt viņu vietā, iziet terapiju viņu vietā un sākt būvēt jaunu dzīvi viņu vietā. To var tikai katrs pats, un ja tu jūti, ka tev vajag šo palīdzību, ja tu esi gatavs mainīt savu dzīvi, un ja tu jūti, ka tu neesi pareizā vietā, pareizā laikā, vai tu esi iedzīts stūrī, tad tas izmisums ir tik liels, ka tu esi gatavs darīt lietas labāk. Palīdzēt pats tev, jo ne tu, ne es, mēs neviens, nekad, ne pie kādiem apstākļiem, pat ne ārsts, pat ne terapeits, jebkurš terapeits nevienam nevar palīdzēt. Jā, ja viens cilvēks nav gatavs palīdzēt pats sev. Jā, jo pat teiksim, arī veselību atgriezt atpakaļ ar ķermeni balansā, mēs varam tikai tad, kad mēs esam paši gatavi rīkoties, izmainīt savu dzīvesveidu, izmainīt veidu, kā mēs, piemēram, ēdam,
vai vēl kaut ko darīt lietas labā, vai iet ārstēties, vai vēl kaut ko. Neviens ārsts jau tev nevar piespiest ārstēties, ja tu negribi to darīt. Viņš tev var pateikt diagnozi tādu. Piemēram, pakluso. Nu jā, var pateikt, diagnoze ir tāda, ko tur viņi darīs. Tas ir mūsu pašu ārsts nav vainīgs. Jā, bet tās meitenes, kas mūs skatās, noteikti, kad ir par to aizdomājušās, tātad, ja viņām ir, jo parasti cilvēki diez vai nonāks līdz šim video, kuri nav gatavi mainīties. Parasti jau tā notiek, kad cilvēks ir gatavs mainīties, viņš uzdurās kaut kādai informācijai, kas viņam palīdz iet pa to ceļu, kas palīdz viņam mainīt savu dzīvi. Nu viss, Zana, gan noreklamētas mēs te tagad. Nē, bet Karina, tik tiešām man liekas, ka tie tavu avatāri cilvēkiem, kas pie tevis atnāks, tu vari palīdzēt, un tas ir, es nezinu, tas ir ļoti, ļoti, ļoti vērtīgs darbs, ko tu dari. Es pat nevaru vārdos izteikt, cik es bieži par to domāju, ko es darītu bez tevīm. Vai bez tevis, citi piesienas latviešu valodā. Bet tas nav svarīgi. Tu man esi ļoti daudz palīdzējis, ļoti. Es saku, es esmu ļoti pateicīga tev par to darbiņu, ko tu dari. Balzās, ko es to pelnījusi, netaisnoties. Es tikai vēlreiz apliecinu, ka es teju pareizā virsienā, ka es izvēlēsies pareizo savu dzīves ceļu un pareizi radīt kaut ko ap sevi. Super, paldies, šis ir ļoti, ļoti vērtīgi priekš manis. Paldies tev. Klausies, bet sarunu mēs pabeigsim pēc 3 minūtēm. Izstāsti ātri, taču mēs visi zinām, ka tagad Merkura retrogrāds dara savus darbus, tagad izklaidējošā daļa. Pastāsti, ko tavs Merkurs tagad lēkā pa tavu dzīvi? Kas tev tagad ir sataisīts par nepatikšanām? Neko mašīna saplīsa, ņēma un saplīsa. Tas Jaguars? Tas mans Jaguars, jā, viņš ir paņēma un aizrījās ar putekļiem un netīrumiem, un viņiem ir vajadzīgs tīrīt filtru tagad, kurš jauns filtrs maksā nenormāli piķi. Un vienīgais variants ir to filtru iztīrīt, un tagad ir atbraucis meistars, kāpēc es skrēju, tas bija meistars, kurš bija atbraucis labot tīrīt manu filtru. Un jā, tāds retrogrāds man ir šobrīd aktivizējies, un te es zinu, ka arī tavs retrogrāds ir aktivizējies. Jā, bet zini, kā ir, atceries, man liekas, ka es ar tevi vienā kaut kādā sarunā vispār par astroloģiju kaut kad vienreiz runājām, viens pret viens ar tevi, un es tev stāstītu, zini, uz mani jau visas šitās lietas neied, atceries, jā? Es sev pieķēru, es domāju, ak, Dievs, kas tev un ar šo teikumu tur patvēri durvis. Jā, nekad neuzliec vāciņu kaut kādām situācijām, ļauj viņām plaukt un zelt, jo man tiešām līdz šim, tu zini, ja es astroloģijas esmu studējis 4 gadus, ja es viņu nepabeidzu ar diplomu rokās, bet es tur biju 4 gadus, es esmu izstudējis, man ir skaidrs, kā tas strādā. Un man vienmēr likās tā, ja pastāv kaut kāda planēta, dualitāte, jo viena planēta kaut kādas situācijas ar plusu un var mīnusu. Ja mums astrologi stāsta, ka kaut kādas planētas retrogrāds, ja piemēram Merkura retrogrāds, nepirkt tā laikā tehniku, nedarīt kaut kādas jaunas lietas, neuzsākt, ja, tad es domāju, tam visam ir ēnas puse, bet ir taču arī labā puse, ir taču arī pozitīvais, ka vajag es iešu uz otru pusi un izmantošu pozitīvo. Ja, jo Merkura retrogrāda laikā var nobeigt visas vecās iesāktās lietas, pabeigt līdz galam. Ja, nepretoties tam, ka kaut kas plīst un lūst, es nedomāju fiziski mantas, bet, piemēram, attiecības. Ja kāds gājējs ir projām, tad jālaiž ar atvērtu sirdi un paldies par pieredzi un jālaiž prom. Tā kā, respektīvi, es vienmēr esmu gājis apzināti tur, lai izmantotu to pozitīvo pusi, ko nes šis te retrogrāds. Ja? Ne tikai Merkura, bet arī Venēras retrogrāds un vispār jebkura planēta. Ja? Un tajā reizē es tagad salielījos tev, es saku, jā, es jau esmu tik slīpēta, tik krūta astroloģijā, es jau tās planētas jau skrienu pa priekšu, viņas vēl nav paspējuši tur nostāties kaut kā, es jau pa priekšu, es tur jau krūtā un labā. Šeku man pirmo reizi mūžā ir tā, ka Merkura retrogrāda laikā man noplīst indukcijas plīts, man noplīst ledus skapis un man bailes domāt, kas vēl. Nē, tālāk mēs nedomājām, vispārējais strādā ļoti labi. Vajadzētu jau drīz tā kā beigties. Bet tā uztvere ir, kā tu to uztvēri? Ja? Vai bija tā sajūta, kad ir panika, ka pat ir jāskrien, ko es tagad darīšu, vai ir tas rāmais ezers, tas tā apzinātība? Nē, zin kā, parasti es uztveru tādas lietas kā zīmi, ka kaut kas, ir jāapstājās un jāsaprot, kāpēc es nevaru aizbraukt tur, kur man vajag aizbraukt. Es braucu uz to tīrīšanas darbu, un šī nedēļa bija ļoti, ļoti aizņemta tajā darbiņā, jo tur daudz visādas pārmaiņas, un es tur biju ļoti nozīmīgs personāžs šīs visās pārmaiņās.
Un es atbraucu mājās, un es uzrakstu savai krāsterapijas skolotājai. Es arī iepriekšējā dienā ar viņu runāju par visām šām lietām. Es saku, zini, ko man mašīna vienkārši atteicās. Viņa teica, tas nozīmē, ka tu mainīsi savu virzienu. Un tik tiešām par šīm 3 dienām, kamēr es esmu mājās, es piesēdos, sakārtoju dažas vecās lietas, un, kā es teicu, notika brīnumi, tādi, kā neviens sapnī nevar nosapņot. Es pateicu savam vīram, ka tiešām mūsu laulība ir beigusies, jo mums tiešām, viņš ir labs cilvēks, bet kopā mums šobrīd nekas netur vairs. Un mēs varam kā brālis un māsa sēdēt pie galda pa kaut ko papļāpāt, bet tas nav, kāpēc laulībā cilvēki dzīvo. Es jūtos, ka es esmu pietiekami pašpietiekami, lai es tiktu galā ar savu dzīvi un varētu nostāties savām kājām, uzsākt jaunas takas un tā tālāk. Tā kā līdz ar to es domāju, ka es esmu diezgan labā punktā, un pateicoties retrogrādam, es sakārtoju tās lietas, ko es visu laiku nevarēju saņemties, piemēram, pateikt vīram, ka, diemžēl, mūsu laulība ir beigusies. Daudziem tas ir kā milzīgs šoks, jo visi domāju, ka mēs esam bezmaz ideālais pāris, bet arī ideālie pāris šķirās. Tā kā jāpieņem lietas un jāredz viņas tādas, kādas viņas ir. Nevajag sevi spiest situācijās un notikumos, kuri nestrādā, nepalīdz, neiedvesmo, nenes uz priekšu un nenes uz kaut ko jaunu un foršu. Tā kā mēs esam izdarījuši to ļoti civilizētā veidā, tā kā man par to arī prieks, jo es nekad negribētu ar viņu sasēdieties. Mums ir kopējs dēls, un dēlam ir vajadzīgi abi vecāki un normālas attiecības viņu starpā. Tā kā paldies retrogradam! Super. Zani, kamēr tu runāji, man arī tikko pieleca, ko man tagad tas retrogrāds tur grib pamācīt. Nu. Es taču esmu tikko sākusi atkal randiņu periodu. Man tagad ir uzradies viens pielūdzējs, un es tagad par randiņiem. Un man visu laiku tas jautājums, kā lai tā kā pārbauda, vai ir īstais vai nav īstais. Viņa, kā vīrieti var saprast ne jau pēc tā, ko viņš runā, bet to, ko viņš dara. Ja? Vai es tāda pašpietiekama, visu laiku tiek ar visu pati galā, ja man tur ir kaimiņu onkulis, kuru pasaukt, tas man jāsaremontē glezna pie sienas, pa lielam priekš, kam man vīrieti vajag, ja? Ko es viņam likšu? Darīt, ja es visu varu izdarīt pati, un kur man tagad... redzi! Jā, sāka plīst tehnika, pa lielam man būtu tagad jāsauc čalis, tā kā, vai tu man esi gatavs kaut kur bišķiņu? Jā, man vajag palīdzēt izvēlēties plīti nopirkt un leduskapi. Jā, ko es zinu, kā man to leduskapi tagad, to indukcijas plīti, kur man tur ko Jā, viss man skaidrs. Paldies! Lūdzu! Jā, vienmēr laipni. Es domāju, ka mēs uz šitās nots varam beigt, jo mēs esam atkal diezgan forši tādu gabaliņu izrunājušas. Ceru, ka tiem, kas skatīsies, būs interesanti un ka jūs sapratīsiet to, kas jums tieši šī brīdī vajadzīgs ir saprast un pieņemsiet lēmumus, kas jums jāpieņem tieši šī retrogrāda laikā. Zanīt, izliksi kārti šodien. Vai es varu likt krāsu terapijas kārtas? Jā. Es paņemšu vienu krāsu terapijas kārtu. Kāpēc krāsu terapija mums bija vispār paredzēts, ka mēs šodien par to runāsim, bet tā kā lietas salikās, likās, ka šitas varētu būt svarīgāks, ko parunāt, vai ne? Jā. Bet krāsu terapiju mēs neatstāsim nomaļus, izvilksim to kārtu. Mēs izvilksim ārā, bet šodien es izvilkšu kārti tieši krāsu terapijas kārti. Wow, forša kārts ir. Var redzēt? Jā, izlasīja. Nē, tā drusku miglaina. Zila, tagad varēs. Redz, jā. Zila pudelīte. Wow. Blue Lilac Gateway to Heaven. Tātad zilā un ceriņu krāsas ceļš uz paradīzi, tā varētu teikt, un Next Level saucās šī kārtas. Un principā šī kārtas tiek izvilkta tikai tajos gadījumos, ka tu esi nogājis kaut kādu ceļu, cikls ir beidzies, tev ir pienācis laiks sākt iet jaunu ceļu. Un retrogrāds, man liekas, ir perfekts laiks, ka šito var izdarīt un sākt iet nākamo līmeni. Tas ir kā datorspēlītē, mēs izejam līmenīti, nosvinām uzvaru un ejam tālāk uz nākamo līmeni. Transformējamies žigli. Jā, transformējamies žigli un sievietes māk transformēties žigli no raganām par princesēm 20 minūšu laikā. No pelnušķītēm par fejām. Jā, tieši tā. Un šī kārta vienkārši saka to, kad ir pienācis laiks. Pat ja tu vēl neesi pieņēmis to lēmumu, nozīmē, ka tev vienkārši ir jāpasēž, jāpadomā un jāpieņem pareizais lēmums. Nav jēgas iet uz priekšu, ja tev piedāvā atvērt vārtus uz paradīzi,
Un tu minstinies un domā, varbūt šoreiz es pagaidīšu, lai citi iet tajā paradīzē iekšā. Ja ir bijis grūts periods, tas nozīmē, ka viņš ir cauri, ka tie vārti būs vaļā un tu tiksi pavisam citā līmenī. Te ir runa par prieku, par piepildījumu sajūtu, par stundām, kuras mēs esam iemācījušies, kas mums jāpaņem līdzi. Sliktais jāatstāj pagātnē, bet no sliktā ir jāpaņem tās mācības stundas. Ko man deva šī sliktā pieredze, kāpēc es esmu gatavs iet tālāk, kāpēc es esmu gatavs dzīvot savu dzīvi, pieņemt savus lēmumus, darīt tā, lai es pats būtu piepildīts un laimīgs, jo tikai tad apkārt cilvēki būs piepildīti un laimīgi, un es viņiem varēšu kaut ko dot. Tukšs trauks nevar nevienam iedot padzerties. Tikai, kad tu esi piepildījis, tad tu vari dot dzert prieku, laimi, mīlestību un visu pārējo. Līdz ar to mūsu visuma centrs ir šeit. Un tad, kad šī kārts ir, tas nozīmē, ka vai nu tu esi jau gatavs iet iekšā tajā paradīzē, vai nu tev ir vēl maz bišķiņ kaut kas jāpieņem un jāizdara, lai tu būtu gatavs spērt to soli un nokļūt pie tiem paradīzes vārtiem, kuri tev verās vaļā un tev aicina iekšā un saka, jā, viss. Tu esi izgājis visu, kas tev bija jāaiziet. Es zinu, ar ko Zanīta atsaucās ar tiem lauvas vārtiem no astroloģijas. Jā, taisnība. Tā, ja? Taisnība, ritīgi. Astroloģijā tieši skaitās, kad 8. augusts. 8. līdz 12. tā kā ir, bet es no astrologiem es dzirdēju, es nezinu, kā tu kā astrologs domā, bet tas ietekme velkās tomēr jau vēl plašākā. Protams, tas nav vienas dienas stāsts. Jo tās ir lielas izmaiņas, un šogad vispār bija 8, tā kā nevis 8, bet 3, 8. Tā kā, bezgalība, tā ir bezgalība. Zīme, trubultā, tā kā, kur vēl foršā. Kārts ir vienkārši fantastisks. Šai situācijā, šim brīdim vienkārši krāsu terapija nekad nemelo. Jā, super. Brīnišķīgi. Paldies tev, Zanīta. Lai vai kā man jebkurā gadījumā patīk, es jau saku, gan visas šīs numeroloģijas lietas, viss, kas saistās ar ezotēriku, viss kaut kas, ko nevar sataustīt, kas ir tāds netaustāms, ja tāds nepierādāms, ļoti aicina un ļoti patīk. Man liekas, nav tāda cilvēka, kuram nepatīk tādas lietas vai nenoslēpumi. Es varu pateikt ātri par krāsu terapiju, piemēram, jo es ar šo sistēmu esmu kopā jau 15 gadus. Tad, kad es pabeidzu to lielo apmācību, ka es varēju tā kā strādāt ar citiem cilvēkiem, es biju nopirkusi pilnu komplektu ar viņam, jo man likās vienkārši tā, pat ja es mācījos sev. Un es domāju, pat ja es nestrādāšu ar tām krāsām kā terapeits, bet manā mājā viņas stāvēja, tad, kad iet iekšā, priekštelpā bija plauktā visas tās krāsas saliktas. Un katrs cilvēks, kurš ienāca manā mājā, dabūja to vibrāciju no tām krāsām. Un vienā momentā pudelītes sāka mainīt tā kā krāsas, kas nozīmē, ka tu paņem tikai to frakciju, kas ir tev nepieciešama tajā brīdī, kas ir ar fantastiska zīme. Un tad, kad man sāka dzimt mani mazbērni, viņi kā trāki uz tām pudelītēm. Un tagad, pat kā pēdējo reizi, mazā Anna, kurai 3 gadi, viņa ienāk mājā, viņa uzreiz nāk augšā uz manu ofisu, un man ir skapis ar pudelēm, un sākās tur link, un pūš tās pudelītes, un smaržojās, un viss gaiss vibrē pilnīgi. Un es tagad aizēju pie savas gultas un ieraugu, man ir nolikta pudelīte, kur saucās Platinum Angel. Un tā ir pudelīte, kur tā kā sauc tevi tā kā savienoties ar to savu dvēseli un sajust viņu, un viņa palīdz iziet cauri šiem pārmaiņu periodiem. Var sakot, perfekti manai situācijā šobrīd. Un es vienkārši skatos, un tā ir 2. reize, kad viņa man noliek vienkārši pie gultas pudelīti, kura vienkārši tādā brīdī man ir vienkārši perfekta. Asociē tieši to, kas notiek šajā brīdī, jā? Perfekti. Jā. Un viņi paši arī kaifo par tām pudelēm, un tur ir tā, ir pūšamās pudelītes, ar kurām ir iet vannā 2 krāsu. Un viņi ņem līdzi uz mājām, tad viņi ietais vannās, un man meita jau tipa nedod tās pudeles, es taču zinu, ka viņas dārgas ir. Bet es zinu, ja tas bērns grib iet tajā vannā, tad viņš zina, ko viņš dara, viņam vajag to vannu. Var sakot, par pudelītēm mēs runāsim citreiz, bet tas ir stāsts par krāsu terapiju. Zanīta, es zinu, ka tev ir arī, tu man vienreiz prasīji no grāmatas kaut kādu tur to ciparu izvilkt ārā, atceries? Jā, bija grāmatē. Tu piedāvā cilvēkiem arī, piemēram, tad, kad tu liec kāršu izlikumu, man liekas, ka šitas ir baigi interesanti, jo tas, ko tu man pēc tā cipara pateici, jā, tā grāmata. Tas, ko tu man pateici, viņš tik ļoti perfekti atbilda tam, kas man tā iekšējais sajūta, man likās, wow, this is amazing. Man līdz šim krāsu terapija nekad nav kļūdījusies, pat ja man, prāts saka, nē, tā nevar būt, vai kāds klients, piemēram, saka, tas uz mani neatiecās.
Es zinu, ka tas attiecās vienkārši nevienmēr mēs varam atzīt, kad ir tāda problēma. Teiksim, es konkrēti atceros, bija viens puisis, kuram bija ļoti slikts attiecības ar mammu, un es izvilku tieši par attiecībām ar vecākiem ar mammu, un es teicu viņam, tev ir jāpiedod mammai tas viss, kas starp jums noticies, un tev vienkārši jāizbrauc, ka tu brauc nākamā līdz Latvijā, vienkārši paņem un samīļo viņu un tā, un noslēdziet vismaz tādu mieru savā starpā. Nē, man ar mammu viss ir lieliski, un pēc tam man viņa māsa izstāstīja, ka nekas tur nav lieliski. Vienkārši cilvēks pirmā reakcija noliegt. Bet, principā, šī grāmata ir kā bībele visai sistēmai. Pudelīšu skaits ir ļoti liels. Tagad jau man liekas, kaut kur pāri simtam sanāk 113 vai kaut kas tāds, vai 123. Dažādākās tur ir eņģeļu pudelītes, un ir puķu pudelītes, un ir planētām savas pudelītes. Nu, var sakot, ir visur būvēts tikai uz intuitīvo to informāciju. Bet šito tu piedāvā tagad kaut kur? Var kāds pieteikties? Var pieteikties. Es labprāt palīdzu cilvēkiem. Es nekad ar to neesmu nodarbojusies tā kā profesionāli. Jo es kaut ko jau jāsāk. Nē, jā, es mācījos viņu toreiz tāpēc, ka man tādā brīdī, pirmkārt, man krāsas vienmēr ļoti patikuši. Man tēvs bija mākslinieks, un viņš mājās uz kaut ko gleznoja. Mums bija daudz glezno grāmatas mājās, un es esmu florists gal galā, kas arī ir par krāsām. Un man liekas, ka krāsas ir kaut kas ļoti tāds maģisks, un tas, kad man piedāvāja šo kursu, es sapratu, ka es gribu zināt, kāda tad vibrācija ir katrai krāsai. Un es gāju tiešām mācīties bez sevis. Es to kursu 2 reizes izgāju, jo pirmā reize bija tik nenormāli daudz informācijas, kas nevarēja paņemt pretīm visu. Arī pēc otrās es vēl visu neesmu paņēmis pretīm. Bet kopš es esmu pabeigusi sadarbību ar tevi, man arvien vairāk un vairāk gribās iet šajā virzienā, nodarboties ar to. Bet saistībā ar Atlantis Skincare es vēl nezinu, kā tas viss sajies kopā. Es vēl gaidu to iedvesmu, to pareizo ideju, bet man idejas kaut kāds jau bišķiņ sāk tā kā nākt, kā es to varētu darīt. Bet jā, es labprāt cilvēkiem varētu palīdzēt. Var arī lasījums taisīt ar šīm kārtīm, teiksim, tur ir pagātne, nākotne, tagad nākotne, piemēram, 3 kārtas izvēlkot tādus īsākus kaut kādus. Es viņus savienoju arī ar taro kārtīm, jo taro kārta saka vienu, un krāsterapija pievieno savu skatījumu uz tām lietām. Līdz ar to tas viss beigās ir tāds, 3D uz 5D. Super, man liekas, ka šitas ir tas, ko tu varētu cilvēkiem piedāvāt, jo kārtas tu proti likt jau, tas ir sen iestrādāts, principā profesionāli. Tad šis ir tas, ko tu vēl kā bonusu papildus vari piedāvāt, principā uzkrājot arī pieredzi priekš sevis, vai ne? Jo ar laiku, jo tas tāpatās kļūs jau tāds profesionāls darbiņš. Tātad, tā kā tu saki, 3D, trīskāršais variants, ja? Uzlikt kāršu, to prasījumu, ko klients grib, plus vēl tavas kārtas, kā kāršu terapija. Es zinu, ka tev vēl ir ēnu kārtas. Jā, bet ar ēnu kārtīm ir ļoti jocīgi, jo cilvēki pat nezinot, kas tas ir, viņi ir baigi nevelk uz viņām, jo tas ir tā, ka tu ieej sevi iekšā un tu ieraudz to negatīvo, pa ko mēs šodien runājām. Un ne visi cilvēki ir gatavi to paskatīties acīs patiesībai. Jā, tāpēc, kad ja tu to kārti izvelc un tu ieraugi to ēnu, ko ar šo informāciju darīt? Nē, tur ir uzreiz gan pozitīvā, gan negatīvā puse, tur ir uzreiz analīze, ko tu vari darīt ar to. Un tad, kad tas ir apmēram tā kā savaldīt puķi, tas puķis var ādīties un pūst uguņus, un tā, kad tu viņu piejaucē un pieradini un savaldi, un viņš kļūst par tavu labdari, tad tev jau pavisam cita kvalitāte dzīvē. Viņš viņam tāpatās ir tā, teiksim, iespējams iznāk tā negatīvai pusē uz āru. Bet, kad tu to savu negatīvo pusi iemācies savaldīt un pieredināt un izmantot savā labā, tieši tas, ko tu saki. Jā, tas ir tās par manu terapiju. Ja jā, tieši tā. Ko Zanīte tev būtu mainījis, ja es tev tikai informatīvi šo būtu pateikusi? Tikai informatīva tava negatīvā puse, ja tev palīdzēs izdarīt, principā ir paredzēta priekš šā, informācija, kā zināšanas, kā tāda, tieši ar ēnas kārtīm, diemžēl tā būs tikai informācija. Jā. Cilvēkam ir jādod virziens, kā viņš šo ēnu var atstrādāt, jo ēnas puse ir tikai un vienīgi pārliecības. Atceries, tev teicu, programmas, pārliecības, tie jau ir tie mazie dēmoniņi, puķi, piesūcekņi, kas viņi... Viņi tādi ir, tās kārtas arī tādas ir. Jā. Tās ir tās mūsu pārliecības negatīvās sajūtas, kuras mēs negatīvā, un kā es to varu izmantot pozitīvā veidā uzreiz. Jā, ja viņu atstrādā, tad tu pretīm vari dabūt šo, bet tas ir atstrādāšanas gadījums. Jā, tas ir, ka tev ir jāpiedomā pie tā, un tev ir tā kā
jāmaina tā sava pieeja kaut kādām lietām, un tas atkal ir darbs ar sevi, protams. Tas atkal nav viegli. Mums visu gribās viegli, paskatījos saulē, padomāju par mīlestību, pameditēju, un viss izmainījās. Nē, mīļie cilvēki, šitādi tas nenotiek. Tas ir tāds kompensēšanas īslaicīgais variants, 5 minūšu iedarbība. Tāpēc man liekas, ka būtu vērtīgi, ka tu tomēr tiem cilvēkiem piedāvāt, jo kas gribēs, tas piekritīs. Jā, protams. Vērtīgi ir uzzināt šīs ēnas pusi un saprast, ka svārstiņš strādā uz abām pusēm. Mēs ne tikai varam pozitīvi, mums ir, lai saņemtu pozitīvo, ir jāiet cauri bailēm. Jā, nevis pretoties un beigt prom, bet jāiet viņās iekšā. Un kārtas ir ļoti labs instruments. Tas ir ļoti. Un galvenais, ka viņas nekad nemelo. Tas ir, piemēram, es tikko šodien minēju, kad es runāju savu krāsterapijas skolotāju, tas ir viņas bērniņš. Un viņa pirms sarunas ar mums, ar mani bija izvilkusi 2 kārtas man. Un es tagad runāju, es viņai stāstu par to tīrīšanas darbu. Un es saku, ka es savu, tā kā, angliski arrogance atstāju mājās savu iedomību, uzpūtību. Es esmu nolikus plautiņā mājās, un es eju vienkārši tīrīt cilvēkiem māju, uzlabot viņiem vidi. Un viņa paceļ, viņas pusstundu pirms mūsu sarunas izvilku šo arrogance kārti. Vienkārši tā nopietni. Nu, tā vairs nav sakritība. Nē, tur nav sakritības vispār nav nekā. Vēl viens gadījums, kad bija es piedalījos, mums bija kopīgs projekts, mēs rakstījām par krāsterapijas pudelītēm, kas saucās Pearls, par pērļu pudelītēm, grāmatu, un katrs rakstīja savu tā kā sadaļu. Un tad, pēc tam, kad mēs bijām uzrakstījuši šīs sadaļas, tad pēc tām sadaļām, ko mēs bijām rakstījuši, mums katram viena pudelīte bija par tēmu, un manējā bija par zeltu. Un tad, kad mēs to projektu pabeidzām, to grāmatu izdevām, grāmata ir domāta kā palīdzība, teiksim, cilvēkiem, kas ir nonākuši grūtībās, kuri neredz izēju, kā iedvesmas avots, kā no negatīvas situācijas cilvēki pārvērš kaut kādā vērtīgā lietā. Un tu fantastiski stāsti īstenībā iekšā ir. Un viņa pēc tam ienāca ideja, ka varētu tādu pašu grāmatu rakstīt par tiem puķu tām krāsām, kas ir krāsterapijā, tā puķu sērija. Dragons. Un bija tas piedāvājums, viņi mūs visus savāca kopā, piedāvāja kā piedalīties šajā projektā. Un es tagad runāju, klausos, un es uzdodu jautājumus, un es tagad pastos, man atkal otra mazmeita ir nolikusi uz galda pudelīti, kura ir turquoise dragon, tas ir turquoise dragons, tas ir turquoise puķis. Un es vienkārši paņēmu rokā, es nespēju savām acīm noticēt. Kā tā var būt? Kā viņi varēja zināt cilvēku savos 7 gados, kad es runāšu par puķu grāmatu? Nekā, viņi vienkārši izvēlējās intuitīvi un noliko tev pudelīti. Lūdzu tev, vecmāmiņa. Sevišķi mazi bērni vispār, man liekas, šo realitāti pavisam savādāk, jo viņi vēl nav sahipnotizēti par šīm negatīvām programmām un pārliecībām. Viņos ir vērts visu laiku klausīties. Un sevišķi mums kad šiem bērniņiem, kas tagad ir sadzimuši, ka viņi pat ir ļoti noturīgi pret tām programmām. Viņus nemaz tik viegli vairs nevar, tā kā mēs pavērtu muti, ņēmām pretī visu un integrējām. Un es domāju, ka es dzīvoju laimīgākajā valstī pasaulē, un cik labi, ka es esmu piedzimis Padomju Savienībā. Tad šitie bērni nemaz tik viegli nav pārliecināmi. Viņiem ir savas dzīves ziņa, un viņi pie viņas turās vienkārši, tas ir prātam neaptverami. Un viņi zina, ko viņi grib. Viņi zina savu misiju, viņi zina, kāpēc viņi ir piedzimuši. Tad, ja tev kaut kas nepatīk, tu esi pati vainīga. Piedod, mamīti, piedod, tēti. Jā. Tā tas ir šobrīd. Super. Ko, Zanīt, mēs šodien esam gan pierunājuši. Es ceru, ka cilvēkiem pacietīgi pietiks klausīties. Jā, varat skatīties 2 piegājienos. Jā, vai arī varbūt tās visas vajag interesantās tēmas. Man liekas, ka tie, kas ir uz šī ceļa uzkāpuši, tiem būs interesanti. Jā, varbūt sagriezīsim šito video uz pusē, padomāsim. Varbūt liksim iekšā, kāds ir, vai ne? Mēs varam ielikt iekšā, un es saku, cilvēks var nostīties 2 piegājienos, ja ir par garu, piemēram. Klausies, Zane, kur to grāmatu var viņu nopirkt, tur, kur tu pati piedalījās? Es ielikšu linku, viņu var nopirkt, jā. Viņi ir tā kā Amazonā ir tāds servis self-print, ka kad tu pats izdod savu grāmatu, un tad cilvēks, kad viņš nopērk, tad Amazon vienu eksemplāru uzprintē un izsūta tev. Super, varbūt kādam šī informācija noder. Jā, jo principā tā ir tāda grāmata, ja interesē krāsas un interesē tā kā sevis izzināšana, tad ir tā,
tur ir tehnikas, kā tu vari izmantot šo grāmatu tieši sev, lai saprastu sevi, izzinātu, saprastu situāciju, saprastu, kā reaģēt, saprastu, ko visums vispār tev grib pateikt tajā brīdī. Ļoti, ļoti, ļoti vērtīga grāmata. Un tur ir arī pieredzes stāsti no terapistiem, kas ir strādājuši ar šīm krāsām un kuriem ir konkrētas jau situācijas. Viņi stāsta, kā cilvēkiem mainās dzīve, lietojot krāsu terapiju. Super. Man ļoti patīk šie visi happy end stories, ritīgi krūti. Jā. Labi. Mister, šo te grāmatu mēs arī tad pievienos. Es ielikšu, jā. Nu, ko, Zanīt, ir laiks atvadīties? Jā, paldies jums, ka jūs izturējāt. Paldies, Karina, par tavu laiku. Vienmēr es paldies, Zanīta, paldies par šodienas tiem jautājumiem tādiem, kas man deva arī šodien atvērties un pastāstīt par to, ko es daru. Forši, pilnīgi sajūtos tādā dzīvā reklāmā šodien. Nē, tas ir vienkārši, es uzskatu, ka tu esi viens no veiksmes stāstiem, kas notiek, ka cilvēks iet pa savu dzīves ceļu, ka viņš ieklausās sevī, ko tad viņš grib, un viņš klausās zīmēm un intuīcijai un visam pārējiem, un tad viņš nonāk tajā vietā, kur viņam ir jābūt. Jā, es tam piekrītu, jā, būt savi. Redz, tas atkal stāsta par to, ka es no bērnības jau esmu pati ar sevi. Ja? Tā kā tāds vientuļš mauglīts dzīvot, tevi neviens nepaspēja, tu nevienu citu nedzirdi. Jā, neviens nepaspēja tev sačakarēt. Jā, un tad tu kaut kā tur nodzīvo līdz kaut kādiem gadu gājumam. Man liekas, ka no malas varētu izskatīties, ka dzīves tas ceļš tāds sarežģīts, bet man liekas, ka man ir bijis viens no vieglākajiem tiem ceļiem. Ja, maz jāathipnotizē. Tikai tik daudz, cik tā pašlepnība. Bet es domāju, ka tomēr tev nebija viegli. Ņemot vērā, ka tomēr tev viss tas, kas tie ārējie faktori, kas skolā notika ar tevi un tā tālāk, es domāju, tev nebija viegli. Vienkārši tev šobrīd liekas viegli, jo tu tās programmas esi tā kā jau noņēmusi un izstrādājusi ārā. Bet, ja tu tā, mēs jau zinām, ka jo tev grūtāks dzīves ceļš ir sākumā, jo tev lielāka misija dzīvē. Un es tam ticu ļoti, jo es esmu redzējusi, kas notiek ar vecākiem, kuriem ir ļoti sarežģīti bērni. Un liekas, Dievs, par ko man šī tāds bērns? Tas ir briesmas, un viņš man neklausa. Un tad, kad tas bērns izaug, un viņš vienkārši paliek fantastiski veiksmīgs kaut kādā savā lietā, un tu saproti, ka tu neesi paspējis viņu sačakarēt, ka viņš ir tas, kas viņš ir. Tas ir reāli tik krūti. Zanīt, mana mamma arī bērnībā plēsa sev matus no galvas nost. Dievs, šausmas par ko. Bet viņi man nekad nebāra. Nekād, ja tu zini, šito mēs kādreiz parunāsimies. Bet tās blēņas, ko es darīju, to var izdarīt tikai super iedomīgs bērns, kuram liekas, ka viņam ir visas durvis ir tikai priekš viņa. Pastauli ir būvēta tikai priekš viņa, un pārējiem nav nekādas nozīmes. Tā kā, man liekas, ka šis būs tāds atsevišķs stāsts, smieklu stāsts, jo katrs cilvēks tajā pazīst pats sevi. Tas ir tas, kā mēs baidamies būt slikti. Jā, es ļoti baidījos vienmēr būt slikta. Jā, es konkrēti točnu, jā, taisnība tevi. Viss garām atvedām. Jā, davai, paldies visiem, kas izturēja. Paldies mums, ka mēs izturējām, un tiekamies nākamreiz, nākamajā sarunā. Tā!